У нас в зале есть драматург, пьесу которого мы будем читать завтра. Mums ir arī zālē dramaturgs, kur lūgu mēs lasīsim rīt. Андрей Бондаренко. Andrejs Bondarenko. И есть актриса, которая играла в нескольких спектаклях пару, может быть, по много, может быть, несколько, не могу сказать точно. Из Киева, из театра на левом берегу Днепра, вот она тоже в зале, они играют пьесы Димы Богославского. Tad mums arī zālē ir aktris, kas ir Kīvā spēlējusi Dmitrija Bogoslavska lūgu. Почему Дмитрий сегодня здесь в программе открывает эту программу? Потому что и его пьесы игрались в Киеве, и он в Минске ставил пьесы украинских драматургов. Kāpēc mēs atklājam ar Dmitriju lūgu? Tāpēc, ka gan arī Minskā, gan arī Kīvā iesudēta ir lūgas. Дима – это тот человек, который отлично знает и ситуацию современного театра и в Украине, и в Беларуси, и в России. Дима zina ļoti labu laicīgā teātra kontekstu. Сам очень молодой и очень чуткий человек к нынешнему времени. Pats ļoti jūtīgs šim laikam. Ну, Олег, скажи, расскажи, что ты думаешь про почему, что вот я сделала? Tātad, paldies tiešām par piedāvājumu. Mēģināt saprast, kāda cita autora kopā ar studentiem, Latvijas Kultūras akadēmijas studentiem, šo materiālu man bija svarīgi, ka viņi arī izturot situāciju, ko ļoti precīzi aprakstījis autors, bija par to, par šī mazā cilvēka traģēdiju. Un, attiecīgi, šie mazā cilvēka nozīme, par ko mums tiešām ir jādomā un jārūpējas, un par viņus nav jāpateic pa varoņiem, bet par viņiem ir jārunā, manuprāt, jo no viņiem arī ir atkarīgi mūsu nākotne. Bieži vien mēs varbūt kaut kādā savā augstprātībā vai savā burbulī bieži vien domājam, ka mēs esam tik pašpietiekami, bet ir tikpat daudz cilvēku, kas grib būt pašpietiekami arī ārpus lielām centrālām pilsētām, kas cīnās un sitās kā tādas mušas pret sienu un grib izrauties, bet apstākļi ir tādi, ka viņi netiek tālāk. Un tāpēc šodien mums ir lasījums, tiešām tā ir debija īstenībā jauniem studentiem, viņi nekad tā lūgas debija mums lasījumā. Tāpēc es jau saprotu, ka viņi arī ļoti uztraucam, ka viņi maksimāli tik varēs centīsies nodot šo lūgas, teiksim, saprotu. Ir viens students. Jā, un tūkotājs arī paldies, ka Labvakar, skatītāji! Gribēju atgādināt, ka lūdzu izslēdziet savu mobilos telefonus vai uzlieciet tos lidojuma režīmā. Paldies! Un gimnāzes laikos filmēšana fotogrāfēt drīkst tikai administrācijas apkārt. Patīk skatīšanās! Dmitrijs Bogoslavskis, katapulta. Lūgu divos cēlienos, tulkojas Vents Vinbergs. Pirmais cēliens, bet pirms tam darbojošās personas. Vaģis, 41 gadu. Vaļa, viņa bijusī sieva, 43. Zoņa Kaluna, dzīvoksaimniece, apmēram 60 gadu. Marina, jauna meitene, 23 gadi. Vietējie biznesmeņi, Ilja. Tāds normāls, kā 42 gadu. Sliet dikais, bratiņi, esi kaut kā. Es sev dodu 37. Pirmā aina.
Masīvas dzelzs durvis veikala sēdz pusē. Pie sienas novērošanas kamera blakus atkritumu konteineram atkritumu. Stūri peļķi, viss loģiski. Aiz smagajām metāla durvīm dzirdams sitienu un cīņas troksnis. Tas viss turpinās diezgan ilgu laiku, bet tomēr. Durvis atsprāgst vaļā, pa tām izveļas vīrietis. Nokrīt uz asfalta, durvis aizvers. Vīrietis ap kādiem 40 gadiem, bikses, krekls, pavisam parasts. Guļs viņš noņem rokas pūksteni, kas uzvilkts uz 4 pirkstiem kā kastete, nopēt to novēlojas. Tad smagnēji ceļas kājās, grīļodamies pieiet nos no durvīm, izpļaudams uz asfalta trekņu, asiņainu siekala receklu, ievaļas. Šeit tev vaģik. Aizgāja, iekārtojies darbā. Uzgriez muguru vaģiks spēr dažus soļus. Pakaus ir pārsis, leju pa pakausu uz baltā krekla, apkaklīt pamatīgi tek asins. Kā čūska novīdamies pār muguru. Vaģiks ar roku nobrauc pa pakausu, nopēt roku. Viņš apgriežas pie durvīm un ar asinīm uz tām uzvelk P-I-P. Tad atkal pieliek roku pie pakauša, viebļas vaidu un raksta tālāk. Da, pi, da. Atkal liek roku pie pakauša, bet tad apstājas. Ejiet tad jūs visi. Vaģiks paiet dažas soļus prom no durvīm, nosēž tupus, saķerdams galvu rokās un aiz sāpēm aizvērdams acis. Tup tur tāds, līgodamies nedaudz. Ap stūri parādās jauna sieviete, ir skaidrs, ka dodas uz tām pašām dzelzs durvīm. Viņai mugurā balta blūzīte, zīmuļsvārki, brilles, viss kopumā tik tipiski, lai darba pārunās izskatītos, ok. Vaģiks dzird soļus, atver acis, skatās. Stāvi, neizturieni, tur ir tirsā, pilnīgā. Es kliekšu. Kas te ko kliek? Par to, kā es tevi te, ka es vispār tevi te kaut ko šitādā stāvoklī. Zini, es neesmu no tādiem. Paskaties, cik pulkstenis. Esi draugs. Sasists. Jums vajag ātros izsaukt. Tu ko ātros? Sievi nositīs. Nu, cik ir pulkstenis ko? 12 acīm redzot. Man uz 12 bija jānāk. Man uz bez 15. Taisnoja konejers viņiem tur. Bet varēja tik pats laiku izreikināt, ne? Jā, neizturieni. Tāds man tev padoms. Uz atvadām. Jūs mirstat, tā kungs, nenomirstiet tagad manā klātbūtnē. Nē, es eju prom. Vienkārši eju. Un tu arī prom. Vaģiks pieceļas kājās, spēr dažus smagus soļus, pagriežas, notur pauzi, izbaudīdams momentu, jo saprot, ka viņš tagad ir uzmanības centrā. Te tagad derēt kaut kas tāds roķīgs, tāds no 70. amerikāņu. Un es tāds, esmu vaģiks. Viņiem vajadzētu novadēt mammuts par tādu vārdu vaģiks. Otrā aina. Nakts mēnes gaisma no loga izceļ gultā guļošos vaģiku un vaļu. Vaģiks guļ uz muguras, vaļa pagriezusies prom no viņa guļu sāniem. Viņa ir zem segas, vaģiks nē, un ir manām nosalas. Drēbes akurāti izmētāts pa grīdu. Miegā vaģiks izdara vieglu galvas kustību, no kuras arī pamostas. Jo, kuš. Jāsaprot, kur mēs esam, tad varēs trokšnot. Lops, tu visīstākais kroplis. Vaļa runā pusbalsī vienmēr. Tāds paradums izveidojas, ka tu nolem apkraut sevi ar bērniem, lai saglabātu attiecības. Pēc kāda laika tas izrādās veltīgi, bet bērni paliek ar tevi un tu pierodi runāt čukstus, kamēr viņi guļ. Bet vēlāk tas turpinās tāpat vien apzinoties pastrādāto muļķību. Vaļa! Lops, tu neciešamais pavisam jau Vaļa. tā piegriezies, ka es jau vairs nevaru. Vaļiška. Pēc tiesas jau. Vaļa. Nē, viņš turpina vilkties un vilkties. Vaļiška. Nošāvusi būt. Vaļa. Un jau nosēdējis būt. Un jau iznākusi ārā. Vaļa. Lops Vaļa. nenormālākais. Kas par bezskaudību? Ko tu Vaļiška. vārds? Spēras tik un spēras šur. Vaļiška. Nakts tur vai diena. Kāda starpība? Es Vaļa. lops es spēros. Kāda vēl Vaļa. veica šitam vispār noticēt? Vaļiška. Atstāja bērnam dzīvokli, tad veic taču šurp spērties. Bet nē, iesmērās te kaut kas vai Vaļa. pielai mūlu, tad spērs šurp visu laiku. Ko Vaļa. tu man te vaļojies? Nopēc navigātoru raunu pietu. Vaļa. Lej savā mājā. Vaļuška. Kur tu biji, kad vaļuškai tev vajadzēja? Klostojas bēdām, bet nespēries šurp. Vaļa. Tas īstākais sāvis. Vaļuška. Ko tu man te vaļuška? No galvas visas tavas vaļuškas zinu, lopas bezskaunībā. Vaļuška. Ko tu vēl man vari pateikt? Vaļa. Es man šķiet, esmu pielīgs. Neliela apjukuma pauze. Ko tu mūti? Lops. Esmu pielīgs, saku, nevaru pacelt galvu no spilvaru. Tu galīgi esi saspiedies te kaut ko tādu vēl sarīkot. Vai tas speciāli? Es nopietni saku, esmu pielīgs. Tu bliņ te uz līdzenas vietas fantazē. Kas par nevar pacelt? Kāds vēl pieliks? Nu, izskatās, ka tā ir noticis. Kas izskatās? Es gāju iekārtoties darbā, bet man galva pārsita. Izskatās, ka esmu pielīgs. Tu pie spilvena esmu piekautis vaļu. Tu pilnīgs idiots esi ko? Atnesīs siltu ūdeni ko. Man vajag kaut kā atlimēt. Man čurāt gribās. Jeboba,
tāds bija. Piedod man, Boži. Aizveries. Dāmas klātbūtnē viņam. Alma piedi. Vaļa pieceļas iet uz virtuvi. Vaļīgs kādu laiku guļ, tad neveikli pabāž roku zem vaļas pilvena dabū pulti. Ieslēdz televizoru. Istaba kļūst gaišāka, televizorā iet kaut kāds mūzikas kanāls. Vaļīgs izslēdz skaņu, pārslēdz kanālus, tālāk tikai ņirboņi. Vaļīgs turpina pārslēgt, apstājas pie tā, kas mazāk ņirbi. Vaļā atgriežas ar ūdens kausiņu un virtuvi švami. Apsēžu blakus Vaļika galvai, mēģina viņu atpiekšķiet. Sejā niknums, bet kustības rūpīgas, mīlošas. Ūdens par karstu vaļu. Tu man vēl te sāks izvēlēties? Un smird. Kas tur smird vaļu? Lupata? Tu tā ir švamme ko? Nu, švamme, nu, kas? Tu ko no izvērtas paņēmi? Un kas? Vai tad bija laiks domāt? Laiks domāt. Tas vienmēr ir. Au! Apmīzīsies, kamēr es tev tīri švammi meklēju. Ciet. Tas gan jā. Un tu tur ātrāk. Varu kaut tūlīt noplēst, rasu un noraut nost. Tā būs labāk. Nevajag jokot. Un tad neprovocē. Pēc tam vajadzētu arī pārsiet, ko vaļu. Kā tāda āza laidarā? Kur tā nu pie atkal es iepinies? Un es taču teicu, gāju darbā iekārtoties. Iekārtojies? Un kā redzi? Nu, ko gan citu gaidīt? Vai tik tu viņu es pat nezinu? Tev taču vienu nekur nevar laist. Tev vajag aiz rociņas vadāt kā tādu maziņo. Kad tu vienreiz pieaugs? Nu reiz gribēju, nesanāca. Un atkal pie mums atpirdies. Nu uzmanīgāk, ja Bogu neizteši pie sevis morgā. Jā, es atstāju dzīvokli sīkajiem, bet tas nenozīmē, ka es nedrīkstu šurp nākt. Nozīmē, tā tiesā teica. Bet tu kā piecēries tā vienmēr šurp. Es tak tev 100 reizes jau būtu iesēdinājis, bet žēl tev cūku. Es starp citu neesmu piedzēries, bet par iesēdinājusi paldies. Un labi vismaz, ka bērnībā paldies iemācīšu pateikt. Es taču klusu vakar atnācu, man šķiet. Re, paskaties, cik drēbes izmētāts. Akurāt, gandrīz vienā vietā visas. Klusi atnācis, klusi. Tu taču pats par sevi esi klusi. Labi, viss laikam cel augšā savu pauru tukšo. Vaļīgs paceļ galvu, nosēžas uz gultas malas, pēc sekundes aizskrien. Vaļa paņem rokās spilvenu, apskata asiņaino pleķi, nometo uz grīdas blakus akurāti izmētātajām drēbēm. Šķiet, ka viņa nu pat apraudāsies. Nē, sēž Vaļa turās. Ātri basu pēdu plakšķi pa linoleju. Vaļīgs palec zem segas. Kā no jauna piedzimis Vaļa? Ko tu iekārtojies? Taisies un vācies prom, kamēr sīkais nav pamodies. Man ir slikti Vaļa. Davai bez šitā iztiksim. Vaļa pieceļas paceļ no grīdas drēbes, sniedz tās Vaļikam. A, cik tagad ir? Jo man pulkstenis, nu tur... Apus 5 laikam. Oho, varbūt pasnaudīsim vēl? Taisies, es teicu, lobas bezkaunīgais. Nu beidz. Sīkais droši vien atkal spēlē līdz pusnakti dragāja. Tad nu gulēs līdz pusdienu laikam. Nav tam darīšana līdz cikiem viņš un ko. Taisies un vācies prom. Vaļīgs pieceļas, paņem no Vaļas rokām savas drēbes, apskatās tās. Paklau, iedos kādas lupatas, viss asinīs. Un ko es tev varu iedot? Pēc pauzes Vaļa atver skapi, parokas tajā. Še, sīkā krekls. Derēs, es domāju. Oho, tik izstiepies jau. Vadim nevis viņš ir izstiepies, bet tu esi cīciņš. Izšķīrāmies pirms 4 mēnešiem. Pa kuru laiku, lai viņš izstiep to saunpietu, tu taisies. Jā. Vaļīgs kādu brīdi murca teikrako rokās. Būtu kaut uzprasījusi, kas notika Vaļa. Citādi kaut kā necilvēciski. Es prasīju. Un kas tad ar tevi notika? Nu es jau teicu, gāju darbā iekārtoties, gribu alimentus, nu, lai jums būtu viss kā pie cilvēkiem. Tā kaut kā. Normāli cilvēki nešķirs. Nenoved visu līdz kaut kam tādam. Nu, bet tad nevajadzēja šķirties. Es tev varētu nožņokt tagad, saproti? Saproti, es prasu. Saprotu. Tālāk. Nu, gāju iekārtoties par apsargu un tā tālāk. Neņemts viņa Vaļa. Gāju veikalā iekārtoties, un tur viss normāli, kameras ekrāni kā nasas vadības centrā. Nu, man tur īsti sakot prasa tā un šitā, ko tu proti, kur strādājis, kur dienējis. Es saku, nu, strādājis tur, dienējis, tur un tur. Kāds tur un tur? Tu taču neesi dienējis. Nu, izpušķoju. Nu, īsti sakot, man jau gandrīz paņēma, bet tad ienāk šitais te no mūsu pagām no bērnības sliedi. Saka, o, vai ko tu te? Sniker nopīzdoju, ko, ha? Ir, nu gan jums iesauks bijušas. Vafela sliede. Nu, ko man vienkārši vafeles garšoja? Ha, un viņam sliedes? Kas tālāk? Nu, tur vārds pa vārdam, un tas sliedi saka šitam te, kas man darbā ņēma priekšniekam, neņem viņu, viņš mīkstais. Nu, es tā kā iebildu. Ha, par ko? Tu vajag ciecirdīgas pļūs. Kurā pusē tu esi šitā sliedes pusē, ko? Es īsti sakot, paņēmu svarbumbu, viņiem tur kartā stāvēja. Nu, es vienkārši parādīgi gribēju. Nu, viņiem akvārijas 180 litri iedomājums. Nu, baļā, kāds stulbens. Bet nevis speciāli. Nu, nejauši gadījās. Ko, Biksis arī varbūt iedos kaut kādas?
Vaļņiks ir tēkreklā, kas viņam ir acīm redzama par mazu apakšbiksēs un zeķēs. Tāds arī ej. Nu, vaļ. Vaļa atkal skatās skapīs sastīst. Par kaut ko domā, atrod bikses, pametās vaļikam. Vaļ. Bikses jaunas. Vaļ, tu ko? Jaunas bikses. Tu ko man viņas nopirki? Vaļ. Vēl pirms tam pirms šķiršanās? No Miroņa tās bikses. Atveda Mironim uzvalku, bet pēc tam pateica, ka glabās slēgtā zārkā Hobbits. Nesīties naudas taču vispār nav uz sīkajiem izlaidums. Kas ir? Vaļņiks apsēžas uz gultas malas, abi klusē. Pēc kāda brīža arī Vaļa apsēžas uz gultas malas, abi atkal klusē. Nāk raudiens, abiem klusējot. Lamāties gribas, jo. Lamājies, ko tur vairs. Tu taču mājās aizliedz. Mūs taču bērns. Un tu visam paklausi, Vaļi. Abi atkal klusē, bet raudiens tā vien nāk, un tad izlaužas. Tu zini, lielajā padomju enciklopēdijā nav neviena vārda, kas sāktos ar jogu. Iedomājies? Jebobošenka. Kaut vai tāds, bet piedod man, Boženka. Viņu galvas lēni tuvojas cita citai. Vaļas galva pat paspēja pieskarties Vaļņika plecam. Labi, viss sev frontē. Davai vācies, es teicu. Labi. Neraud, Vaļ. Es eju. Tikai klusu koridorā, ja? Es neraudu. Sīko nepamodi. Es zinu. Vaļ, es šito. Es dabūšu. Es visu izdarīšu. Es visu dabūšu. Nesolu. Vienkārši atnes bikses atpakaļ normālā stāvoklī. Es taču. Vaļ, es joprojām. Vaļņiks klusiņām iziet no istabas, pēc maz brīža dzirdams kā noklīš slēdzeni. Lops visīstākais. Vaļa paliek viena. Kādu brīdi viņa sēž nekustīgi, bet tad atkal sāk klusi raudāt. Uz viņas vaigiem skaidri redzams televīzora pelēkās ņirboņas atspūgs. Trešā aina. Vaļņiks īrētā dzīvoklī, apakšbiksēs un tēkreklā viņš stāv ar gludekli rokā pie gludināmā dēļa. Uz tā ir bikses. Vaļņiks tās rūpīgi gludina pa brīdim, neskapēc notupdamies tā, it kā izmantot savas acis par līmeņrādi. Dzīvoklī ieveļas Zoja Mihalna. Ar tādu komplekciju viņa vienkārši ienākt nevar, tāpēc viņa ieveļas skaļi un skaļi jāsdama. Un skaļi noliktām uz grīdas ielas lielas automatarbas, arī runā viņa skaļi, tāpēc, ka ir labi. Nu, lūd, gribēju toreiz, kad šito dzīvokli dabūju izvilkt pirmo stāvu. Mēs atslēgas vilkām, kuram kurš stāvs. 4. trāpījās. Kamēr uzkāda 7 reizes izsvīdīsi. Reiz par krūtīm tā vien te 86. Tas noteikti nebija mans gads. Zoja Mihalna purina blūzi, apēdinādama milzīgās krūtis. Vaļņiks nepatīkā saraujas. Vienās apakšbisēs viņš jūtas nērti, pavisam nērti. Zoja Mihalna, es taču teicu, pabrīdina pirms pēkšņi nākat. Ar mani nekas nenotiek pēkšņi. Es visu zinu precīzi, Vaļi. Ai, nu labi, domāju, vecāpa neesmu redzējis. Esmu. Nu, lai vienreiz ir skaidrs, šis ir mans dzīvoklis, kad gribu, tad nāku. Skaties, nesateicini. Vaļņiks attopas, turpina gludināt. Bet pabrīdināt taču var, lai es vismaz, nevienās apinēs. Kas es esmu, Vaļi? Piekrīt, jā, jūs esat dzīvokļu saimniece. Nē, es ne par to. Kas es esmu, Vaļi? Varētu vadības lūdzu? Par ko es Vaļi visu mūžu? To pat atcerēties negribas. Nu, par ko es nostrādāju, par ko nodarboju, ar? Par asklēpiņu. Stulbens, vai? Ej, tad un izspriešu to vārdu. Tu esi kādreiz redzējis ierindā saliktus jauniesaucumos? Skaidrs, ka esi. Ārsts es biju, Vaļi. Vot kāpēc, nu tā kā šitā istaba. Un mēs sēžam pa perimetru 2 reizes gadā. Katru gadu. Jā, katru gadu. Man rokā balsnes spogulis un es pretī ķirurgam sēžu un pakaļa, balta pakaļa zila. Kādreiz vēl pēc viņš visiem liek apēs un ceļgaliem novilkt. Vēl tagad gribas atcerēties. Tā, ka nebosies, ka esi apinēs. Nē, es taču bez, vai ne? Tūlīt Rebiks beigs gudināt un būs kārtīgs cilvēks. Es jau esmu, it kā. Nestaka jokoju, vai? Esi tu cilvēks, esi. Skatos, ka es ķēries pie prāta. Ko? Nu, ja jau reiz bikses gludina, tad jau droši vien taisies atpakaļ pie sienas. Nē. Nu, pareizi ir. Vispirms darbu atrodi. Nu, savācies kaut kā, lai nebūtu ar tukšām rokām un tukšu galvu pie vaļas jāatgriežas. Bet kā princis, Vaļi, kā princis. Nevis ne pliku pakaļ. Ko man ies galvā vienmēr ne. Nu, tu saki, Vaļi, ka tev ir laba. Es tikai viņas dēļ tevi ielaiku padzīvot. Jā, jūs jau teicāt daudzreiz. Nu, lieku reiz atgādināt nekā nav par lieku. Kur var dabūt urnu? Kāds ir nomiris? Kur nomiris? Ne, šitā lodze, Josipovna atkal visādi iztaisās.
Viņas dēls ir tas stepris. Atstieps viņai urnī, domājies. Un viņa redz izstādīs to pie vārtiņiem. Tād kā mums tur nevis mazdāsim biedrība, bet kaut kāds atpūtsparks. Kad reiz, kad eju garām, iespļauju tajā urnā. Vot es sev arī tādu gribu, jo man arī patīk iztaisīties. Kas savu urnu nevar atļauties? Varu? Nē, nevaru. Nav tādas. Nekur nav. Visu pilsētu no rīta izbraukāju. Nav. Domāju, nav pārvaldē, varbūt kāds var pudeli atdos. Aizvilkos, bet tur arī nav. A jūsu Josifovna dēls precīzāk dabūja? Zaglis viņas dēls ir labi pelna. Jā, labi pelna, vai tad uzreiz Zaglis? Ai, nu nesāc, ja? Tu neko nenopelni, tā tad neesi Zaglis. Es neko nenopelnu, tā tad arī neesmu Zaglis. Kas man ir? Es no labas dzīves caur gadu dārza mājā dzīvoju. Tāpat vienko. Uz gaza palā neizstājus, bet arī sildos. Ūdens tikai augstais, kanalizācija arī tējā. Mēs dzeram tēju senos dzīvokļos. Gaidām vasaru senos dzīvokļos. Senos dzīvokļos, kur ir gaisma, gāze, telefons, karstais ūdens, tranzistors, parketa grīda, sammezgls atsevišķi, mūra māja, 1 ģimene, 2 ģimenes, 3 ģimenes, visādi pieliekamie. Tu ko? Tas ir Cojs, Viktors Cojs. Dziesmā Bošet unmai, nepārdodies ķīniešu valodā. Un pareizi ir. Mūsdienās tas ir ļoti svarīgi, nepārdoties. Tāpēc, ka nopirks, taču ņems un nopirks. Nauda, visu taču nauda nosaka. Starp citu, kad tu samaksās? Zoimhalna. Jau 3. mēnesis. Zoimhalna. 3. Jā, es zinu, piedodiet, bet šobrīd galīgi nekā. Es komunālos vismaz nomaksāju. Gadījās kaut kāds piķis. Es jums tūlīt kvītus atrādīšu. Nevajag. Es ticu, saprotu. Vat saki man, vai kurš gan tev labāk nekā es saprotu, ko, ha? Es nezinu. Paldies jums, Zoimhalna. Plikadīt, tikai plikadīt sapratīs. Tālāk. Bet parādzīt gan man uzraksti. Neliela apjukuma pauziņš. Uzrakstīšu. Un piedodiet vēlreiz, ka es... Nav ko atvainoties, rakstu parādzību. Nevienam vairs nevar ticēt. Tā lodze teica, ka tādas urnas esot celtniecības veikalā. Kad dēls ir kārtījā celtniecības veikalā esot dabūs. Bet tur čuš. Gribat es pameklēšu? Rakstu parādzību. Ka nav par 3 mēnešiem es parādā un šeņiem papīru pilko un rakstu. Zoimhalna iet pie kumodes, paņem no turienes visu nepieciešamo, iedod Vaģikam. Es vakar mēģināju iekārtoties darbā. Galvu pārsīt. Varat iedomāties? Lūk. Vaģiks pagriež pakausi pret Zoimhalnu un sāk rakstīt. Zoimhalna nostājas Vaģikam aiz muguras, nopēta. Vajag šuvi. Nē, vēl kāds ciet, viss kārtībā. Ko rakstīt? Zvēri, visapkārt vieni zvēri. Nu, raksties tāds un tāds, varbūt vismaz apsaitēt kaut ko. Nē, viss kārtībā, Zoimhalna. Viss normāli. Tikai sāp. Ko tālāk? Jā, iedos tabulatūru. Nu, ko tālāk? Apņemos nomaksāt dzīvokļu parādu par 3 mēnešiem. Periodu arī norāda. Un uz priekšdienām zini virtuvē blakus radio karājas aptieciņa virs leduskapja. Tur vienmēr var kaut ko atrast. Nu, es ceru, ka tāda priekšdiena man vairs nebūs. Paraksts, datums. Tā izskatās, ko uzrakstīt. Zoimhalna paņem lapu, lasa. Un kur pases dati? Bet tas taču... Bez atrunām. Kārtībai jābūt kārtībai. Tā tad vajag rakst. Sērija, pases numurs, kas izsniedz un tā tālāk. Pauze. Vaģiks iet un meklē kabatās, atrod pasi. Zoimhalna to paķer un izpēta. Tu ko jaunāks par Vaģiku? Par 2 gadiem. Mammas puputes meklēs nevis sievu. Kā tā? Nu, runā, ka ja vīrs jaunāks par bābu, tad meklēs jau māte aizvietotātāji teikt. Nu, labi, lai paliek pagaidām pie manis. Bet kā tad es bez pases? Nu, bet vai tu tev bieži vajag pasties uz tīri? Nu, tā ir jābūt tīrīt, tas taču dokuments. Nu, kā gan es bez pases, Zoimhalna? Tā man darbā paņems te kredīti iedos. Jā, kredīti nav savaidzēs. Vai esam sastrieties? Tu vajag šito nebūs šeit un mai, nepārdodies. Un kaut mazliet tic cilvēkam, ticēt vajag bez tā nekādu. Es tak ticu, bet kurš man noticēs? Nu, tiešām, kā es bez pases? Normāli. Daudz tā 18. gadā pēc revolūcijas pases vispār atcēla. 32. gadam, iedomājies? Bet tagad taču nav 18. gads Zoimhalna. Vairāk nekā 100 gadi pagājuši. Nav 18. es piekrītu. Bet arī cilvēki tagad citādi. Citi. Ja iz darbā iekārtoties, pasaka visu kā ir. Nu, tev aiz līdzjūtības paņems. Nu, kāpēc jūs ņirgājaties? Nu, vai tad ar tevi cik tālāk var? Es neņirgājos, vai tikai es tevi stimulēju uz rīcību. Jūs to nopietni? Nē, iešu uztaisīšu kserokopiju. Zoimhalna smaida iet uz durvīm. Un es gandrīz padomāju, ka jūs pavisam... Bet pa naktī viņa to novāc. Smūdīs kaut kāds. Katru rītu urnu iznes pie vārtiņiem, bet vakarā nes iekšā. Dzert umberda, fu! Ceturtā aina.
Ilja. Piemēram, vaģi, šitie visi. Viņi nolanda, saprot, dzīvo tādu dzīvi. Pauze. Vaģiks ar kāju šūpina atkritumu urnu pie kāpņu telpas durvīm. Ilja sēž uz soliņa atzveldas. Viņi ko? Tieši tā arī teica? Klausies, viņi tā mani astrologs. Taro kāds vecīts un tā tālāk. Reteicis dulārs paliecīs. Tad varbūt, lai viņa paklusē viši. Vēl stāst, kā tev vajag šito atvērt ceļu, attīrīties un tā tālāk. Tāpēc, kā neveiksmi mirkli nekur nepazudīs. Tieši otrādi, viņi vilksies par šito eksponenti. Pa ko? Tā saka, saprot, pa eksponenti. Aizies pa pieskarīt, saprot. Kaut kā tā. Kur tad vēl tālāk? Pēc tam viņi teica, ka tev ir tur uz kapiem jāizbrauc pie kaut kāds nezināms kapa. Labi, karač, es kaut kā nevisai ticu, kā tas nostrādās. Pie nezinām kapa ko? Izstāst līdz galvam. Karač, īsti sakot, jāveic kaut kādu upurēšanu. Tu paņem kaut kādu kaķi, putnu, hujaks, galvu nost, un pat aizstāvs baznīca jābrauc. Labi, es to vēl laikam iešu. Ko tu vispār atnāc? Tu man naudu nevar aizdot? Nevarētu. Es arī. Varbūt ir kāds darbs. Tev vēl pamāc bija to galvu? Vajag smieklīgi. Bet reāli, varbūt ir kaut kas jau vajag ļoti. Davai padomās. Ir varianti? Varianti vienmēr ir. Tikai jēgas tev no viņiem nekāds, kamēr nebūs attīrījies, saprot? Būt attīrīsies, atvērs ceļu, un tad arī ķersies kaut kam klāt, citā nav jēgas. Tad parunā ar savējo, lai attīrītu. Jau parunā. Ko kruta? Štuka. Kāda štuka? Saprot, štuka tāda, vai ka par tādu štuku kā attīrīšanu jāmaksā. Štuka, būt tāda štuka. Humorists. Varbūt par kaut kā uz nomaksu, ne? Nā. Zini, tas ir kaut kādi draugam. Pa draugam mans dārgais ir saudzējums, vai tu panna ar asinsdesu uz abiem un tā tālāk. Manējā, tu saprot, viņi ņem visu to negatīvo enerģiju uz sevi, saprot? Saprotu. Klausies, tad jau viņi tevi baigi zāģeko, ne? Tas ir kā? Ja viņi ņem uz sevi to enerģiju, tad jau viņi kaut kā izlādēs arī uz tevi, ne? Ko tu saki? Ne. Nauda vajag vilši, šiti ļoti vajag. Ar dzīvoklis kaut kā tikšu galā, bet ar sīko tas ir pizdiens vienkārši. Kas ir ar to sīko? Kaut kas notic, viņš taču bumbās, visi ir pilnīgi normāli. Skraida, tur ar čomiem, ar veikalu, tur gar šito tā aparāti. Viņam uzvalka uz izvadumu vajag 9. klasu. Ko viņš tā kā loks ies un uzvalka? Tagad tur neviens uzvalkā nestaigā. Keidās, činsos un hapki kaut kā, saprot? Vaģiks minstinā šūpina urna ar kāju kaut ko domā pie sevis. Nē. Vajag, lai ir kā cilvēks. Ko tu tai urnai piesēji? Saimniecei vajag. Saka, ka dārza kaimiņiem ir dēls atvedis, tad viņa arī iedegusies. Un kā tu tur dari? Es viņai par 3 mēnešiem parādā. Piespiedu parādzību uzrakstīju, pasi pievācu. Teica, ka aizies nokopēt, bet pati. Kroči, īsti sakot, domāju, ka varbūt ar urnu viņu var pielabināt, vai kā. Ja viņa pasi atdos, būs kaut iespēja darbā iekārtoties. To urnu pa galvu viņu pielabina. Jā, tā ir visiem kaut kur spiež. Ja pavisam jau tāda, davai, es tev daru pieskārtu. Braukās pāris reizes, nedēļā paciņ savāds, paciņ jādēl, piķi dabūju, čils. Vai arī čau. Nē, uz cietumu es vēl negribu. Tā neviens negrib, bet tas ir piķis, saprot, dzīves. Ja tas būtu bīstam, vai tad es domāju, iet savu māsu vīri iegast ko. Mēs tā kā esam radinieki, domāju. Nē, tik un tā negribu. Davai attīrīsies un viss normalizēsies. Es tev kā ūdens padzērties saku. Manējā nemelo. Šāds pagār. Pakrūtēsim. Parādās sliedi. Tā kā rošs veik, ko jūs tā pazīstam, kas ir? Iļi. Sveik sliedi. Globus maziņš, kā saka, globus maziņš. Sliedi. Kā galva, putnu galva, tu. Iļi. Globus maziņš. Globus maziņš. Sliedi. Es neatvainojos, ja kas vēl tu putnu galvu, saprot? Mums tā no algas atvilp pa to akvāriju, vēl karači jāpārunājas, saprot? Sliedi un Iļa ieja kāpņu telpā. Vaģiks ar kāju rūpina urnu, mēģinādams nemanām tai uzspiest, lai pārbaudītu, cik stingri tā piestiprinātu. No kāpņu telpas dzirdam kaut kādā jēzgas sitieni. Vaģiks iet pie durvīm, bet pat tām viņam pretī iznāk sliedi, aizšķērsodams ceļu ar krūtīm. Tu tagad paliec mierīgs. Es esmu mierīgs. Nu tad esi! Ej! Ko viņš teikt? Izskatās, ka kauties vajag, ja? Tā nav tava darīšana, apfēl. Viņš man tā kā radinieks. Sliede
slieda iesmies, pagrūž vaģiku krūtīs, iziet priekšā, spēku spēr pa urnu, izlauzdams to ar visu pamatu. Urna apgāžas, slieda aiziet, vaģikas skatiem pavadīts. Pēc kāda brīža no kāda telpas iznāk Iļļa. Apsēžas uz soliņa atzvelnes, aplais pārstato lūpu, berdzē apsārtušās ausis. Mēs ar viņu vienā pagalmā augām. Tā man pofīgi. Abi pusē. Gnīdu viņš ir. Tās arī dabūs kādu dienu to īlānu zavus. Naudas viņam parādā. Nē, preci. Viņš taču apsardzē strādā kādu preci. A, ko tu tā kā tāds bērns? Veikalā, kā tāda apsardze? Mēs tur veikalā vienkārši dīlojam, saprotas, ar bakķila automātu. Es kādreiz domāju, priekš kam tur tāds vajadzīgs. Tā lūdzu, viņi dīlojam ar to automātu, bakķilām ir ārts iepakojums, saprotas. Šitie preci vajag, bet tie, kas man tur augšā, vispār nav nopirkt. Kaut kas viņiem tur izmainījies, tur savstarpējās attiecības, es nesaprotu. Viņiem izmainījies, bet pa bašku dabūja tu. Tā jāsukādē. Nekas atnešcīkšies viņiem preci, mēs neesam lepni ļaudis. Kas gan jūs par ļaudīm? Darba ļaudis mēs esam, saprotu. Salīdzinot ar tevi un kādi vēl darba ļaudis. Kas tas par darbu? Jūs taču cilvēks. Tā normāls darbs. Rīt vienos naktī es šitā pie durvīm pie klaujuši vošā. Bet vienos 01 jau ar naudiešu mājās, saprotu. Un tās darbiņš. Nav putekļēns. Kropi jūs esat. Nu un kas kā kropi? Gan tu esi kropi, gan viņš. A, ko tu gribi baļi? Tak neko es negribu. Jūs vienkārši esat kropi. Jūs nāvi pirgoji. Oj, atbraucam. Davai, vālē ārā šito visu, jā, davai. Jūs jaunat nogalināt nekā svēt, kā pie dīrsa, saprot. Nāk un par, pieprasījums rada piedāvājumu, saprot. Tevi arī vai vēl iesēdinās. Nē, pasaka, kas man iesēdinās? Nu, kurš? Apsats priekšnieks, zini, kas ir? Un tev arī atbild, saprot. Iesēdinās, bet es sasmīdināt. Kamēr viss strādā, nevienu neiesēdinās. Ja vajadzēs piezvanīt draugiem, kolēģiem, dienas biedriem, nu nekāda jautājuma. Roka roku mazgā, viss normāli. Tā kā pār mani neuztraucies, vai ģi? Es neuztraucos, kaut kā pārstāju. Vot tieši tagad pārstāju uztraucos. Bet vai tu saproti, ka tu pats par sīko stāstīji, ka viņš pie veikala trinās, tur viņš var šitījā visā iepīties, saproti? Tā mazliet paniekursies, kas tur briesmīgs, nu, saprot? Viss tā kādreiz pamēģinājuši. Vaļīgs pieiet pie Iļļas un nestipri, pavisam nestipri iesit viņam pa plecu, bet pēc tam nedaudz padomājis, ļoti stipri pa seju. Labi, Aliņa. Tavs māsas dēls, asinsrādinieks. Labi, ka tu toreiz sēdēji, kad mēs viņu kristījām. Citādi es no tagad to nepiedotu. Nu, tu? Nevajag tagad neko teikt, ok? Es taisnībā lūdzu tev Iļļu. Nevajag. Vaļīgs aiziet, tad atgriežas, paceļ urnu un aiznes sev viļu. Piektā aina. Nakts mēnesgaisma no loga izceļ gultā guļošus Vaļiku un Vaļu. Vaļa izstiepusies guļ uz sāniem, viņa ir zem segas. Vaļiks arī guļ uz sāniem bez segas, embrīna pozā guļ, un ir redzams, ka viņš ir ļoti nosalts. Vaļika drēbes ir akurāti izmētāts pa grīdu, pie istabas durvīm stāv vecā urna no Iļļas durvju priekšas. Vaļa viegā grozās pamostas, apsēžas uz gultas malas, paskatās atpakaļ, noskurinās. Vaļika, bliņ, sirds maz vai izlec. Vaļa vairākas reizes sita dūri Vaļikam pa gurnu. Es neaiztieku, es tikai skatos. Kur tu tur skaties, sauna pieti? Jo, Vaļa. Sapnis snūks. Tur uz prospektu iegāju butikā, uzvalku skatījos sīkiem. Tos nevis sapnī vajag skatīties, bet dzīvajā. Un nekliedz. Man tam veikalam vienkārši bail tuvoties. Tur izkārta viens, cik lidmašīna maksā. Vaļiks kādu brīdi klusē. Tu kurlis esi vai mērs? Vai abi reizē? Es Vaļu vispār neatceros, kā es gadījos. Droši vien pamatīgi man par to pauru. Nu, zvērti neatceros. Bet kurš Zoņa Kalna dzīvo atceries? Atceros. Nu tad žigli prom. Nu, ko tu tā uzreiz? Ko? Pagaidīt, kamēr tu uzvalki izvēlēsies. Un no sapņu uz šurp uz īstenību, kā tu viņu taisies dabūt. Tu tagad nopietni? Tu pavisam jau bobo ko. Blīn, kā es vispār tā atslēdzos, ka nedzirdēju, ka tu atnāc. Darbā vienkārši vāks un es tā kā darba zivis. Un tagad jau otro nakti bez miega. Pamodos, blīn, pačurāt. Vaļa pieceļas dodas uz durvīm, pamata blakus stāvošo urnu. Jēzus Marija. Atgriezīšos un es tev parādīšu, blīn. Vaļīgs paliek viens, kādu brīdi klusē. Un ko es viņai teikšu? Nu, urna kā urna. Vaļīgs kādu brīdi skatās uz urnu, tad pieceļas karinetē virsū savas akurāti izsvaidītās drēbes. Tā it kā censtos ar tām piesikt urnu. Apguļas, apsadzas arī pats. Smagi pēdu plakšķi pa linoleju, Vaļa atgriežas.
Apņēmīgi strauji apsēžas uz gultas malas tā, ka Vaģiks pret savu gribu piecīs. Ilga pauze. Sēdēdam uz gultas malas, Vaļa lēni nomet drēbes no urnas atpakaļ uz grīdas. Tā ir urna. Es, Vadim, ja vēl atceries, strādāju morgā. Un es zvēru, ka cilvēku gabalos sadalīt es varu 10 minūtēs. Tādu kā tevi 4. Vaļa, es godu vārds neatceros, kā šie patāns. Ilga pauze, Vaļa sēž ar muguru pret Vaģiku, slēpja asaras. Tevi glābt vajag glābt. Un matus apgriezt. Un glābt vajag. Tu kaut kā ēdi vispār? Ēdu. Nu, ko tu man melo mūlās? Pat melot vēl nav iemācījies, kad jau drīz sirds. Jau esmu. Atceries, tu man atredi vienu sirmu. Nav slipiņas. Vientuši tāds izaudzis. Jebobu šeņka. Kaut vai tāds, bet piedod man božeņka. Es Vaļu to urnu Zoja Mihailai nesu. Viņai dārzā vajag. Viņai tur ar Josifu Olda ienaic briesmu lietas. Gribās, lai viņa uzvar. Lūk, tu visu dari citu dēļ, bet kad pats ko? Bet ko pats sev ko? Mums ko? Tā kā vēlns man rāvis, galvenais, lai sīkajam. Par viņu kādreiz esi padomājis ko? Es jau slīkstu nost visā šitajā, saproti? Galvu uz riņķi, sīkajiem dzimšanas dienu. 2005. gada 14. mājā 10.10. Pēc 2 dienām. Klases biedrus arī vajag pacīnāt. Un viņam kaut ko. Starp citu, tu bikses atnesi? Procesā. Viņi taču tagad pēc 9. klases kur nu kurēs. Kurš pa vārtrūmēm, kurš uz liceju. Mūsējais, lai skolā nomācās līdz galam. Bet viņam taču tagad vajag ar draugiem kaut kā, un lai nav tā kā plukata. Pīpēt lūk sācis, es taču smaku savožu. Pats sevi atceries, arī taču droši vien ar saviem čaļiem bijāt nešķiram, ar sliedi to tavējo. Nu, ar viņu. Vajag tā, lai viņam nebūtu kauns par mums, saproti, ka mēs viņam tādu nekādu. Lai viņam nebūtu jākaunās. Nevis, lai vienkārši saprast, ka mums šobrīd nav iespēja, bet lai pēc tam dzīvē viņam nebūtu šitā kauna. Viņš tagad tik ļoti visu uzsūdz, viņam visu gribās un iet un ar draugiem tur sēž taču vienmēr pie veikala, pie tā košaļa automāta, uzpīpē reizēm, bet nedzer taču, es droši zinu. Sēž un viņiem tur taču citu priekšā, kam tur telefons jauns, kam tā tumbiņa, kas ar telefonu. Viņam taču arī gribās. Un man lūk galvenais, galvenais ir, lai viņai šitās kauns netiktu ieaudzināts. Lai kauns neizaugt, ka viņš ir tāds kaut kāds losas. Tāpēc, ka mēs ar tevi esam tādi loki. Lūk, par ko es visu laiku domāju. Lai viņš par cilvēku, lai par stipru, par pārliecinātu kļūtu. Vaļa, ko viens var? Es esmu gatavs uz visu, tu taču zini. Tu saki, Vaļa, kas man jādara? Es jūs dēļ esmu gatavs pankūkā saspiesties. Jā, es saspiedies. Ne sūda neatceries. Es tiešām nezinu. Nezinu. Man jau vairs nedos, bet tu, Vaļi, varbūt paņem mikrokredītu, kamēr man līdz algai ko. Nopirksim viņam to tumbi. Nevar es mikrokredītu šobrīd. Un tad vācies prom. Es patiešām nevaru, Vaļa, godu vārds. Un tad vācies prom. Es godu vārds tiešām nevaru šobrīd. Davai, Tini, viss uzskat, ka esam parunājuši. Zoja Mihailai pasi pievāc. Tad melo tomēr esi iemācījies. Es tā kā uz gaisu braucu, Vaļa. Es ar urnu gribēju viņu pielabināt. Pa galvu tev ar to urnu vajag pielabināt. Tu tieši tā kā ierunā. Tu tiešām domā, ka es tev pasēju noticēšu, Vaļi? Es viņai par 3 mēnešiem neesmu samaksājis. Jums visu centos atdot. Un komunālos? Nu, komunālais svēta lieta. Vismaz kaut ko esmu tev iemācījusi. Bet kā tad viņa bez naudas? Viņai taču ārsta pensija vajag. Par to tu esi domājis? Un tu man pārmeti, ka es visu priekš citiem cilvēkiem ir pati. Jā, pati. Mihailne ir dieva cilvēks. Bet mēs pēc kā līdzības tādi sanākuši vajag. Un pēc dieva tāda. Jā, pareizi, nav ko sīkumoties pēc dieva. Pēc kāda dieva? Pēc Lokī? Kas tas tāds? Skandināviem ir tāds ļaunprātīgs dievs par Lokī sauc. Sāka viņš ar sīkām blēņām un muļķībām, kā tā par pasi. Bet ar laiku kļuva par īsti ļaunu iemiesojumu. Un pasteidzināja Ragnaroku. Tā ir dieva un visas pasaules bojāja, ja tev nevajadzētu pārpasīt. Atslēgas atstāja. Par pasi es tev taisnību. Atstāja atslēgas un Vaļa. Atstāja atslēgas, lai man vairs nebūtu jāmokas kopā ar tevi. Un ko tu kliedz? Sīko pamēģinās. Sīkā nav. Nakšņo pie klases biedri. Atslēgas. Vaģiks iet pie drēbēm, meklē kabatās, noliek atslēgas uz gultas blakus Vaļai. Ģērbies un tinies prom. A, ko viņš aizmirsis pie klases biedri? Tu pats nekad neesi pie draugiem nakšņojis. Esmu, bet tas ir citādāk. Pauze. Vaģiks turpina ģērbties. Vienkārši tas viss ir dīvaini. Kas tev tur dīvains? Viss. Gan šitās nakšņošanas, gan tas, ka ar čomiem, gan veikalos laistās. Tu zini, ka ir tajā veikalā, šito te? Ko ieņa veikalā šito te? Dīlo? Jā. Zinu. Taču aklais tikai nezinu, bet gan jau arī viņam kāds ir pastāstījis. Un ko tu domā?
baisi, ko man citi domāt. Bet ko tad es viņam varu pateikt? Dēliņ, tu man skaties ar tām narkotikām? Nē. Pašam savu galvu droši vien ir, pats taču saprot. Domā? Nu jau uz tevi paskatās, neesmu droši. Gēns ar pirkstu nenožmiegs. Sataisies. Vaļa, es tev gribēju pateikt. Vaļa strauji apguļas gultā pārvilkdama segu pāri galvu. Piedod man. Vaļīgs nemanām paņem no gultas atslēgas, pēc tam urnu, iziet no istabas. Pēc kāda brīža dzirdams, kā noklekš slēdzeni. Sega viegli dreb no vaļas raudāšanas. Sastā aina. Vaļīgs ir īrētajā dzīvoklī. Viņš sēž uz vecas taktas un domīgi skatās uz 100 reižu pārkrēsotu urnu, kas stāv pie viņa kājām. Vaļīgs to pagrūž ar roku un tā sašūpojas un iečīkstas. Tā kā man dzīve, čīks kā man dzīve. Kā ritetiņi pie bomžu ratiņiem. Čīks, un vienreiz čīks, un viss apstājas. Un bombas vēl ratiņas tālāk, un nu jau var iestrēdīt šiem ratiņiem. Un tik vēl, un pats nemaz nemanu, ka ritetiņi taču vairs ne. Ir rievas paliek zemē. Dziļi. Pagrūž urnu vēlreiz. Izšķīries, čiks un rieva. Atlaid no darba, čiks un rieva. Samaloja kādam, kaut kam pietrūk dušas. Čiks. Protams, ja pats to saprot. Ar spēku sit pa urnu tā dobi atskan. Čīks. Neko nespēja izdarīt. Un tikai rieva, vesels rievojums. Neko nespēja izdarīt. Un arī apzināties to nespēja, ja tu esi nevis tas bombas ar ratiņiem, bet pats tas sadirstais ritentiņš, kas ne uz priekšu, ne atpakaļ vairs negriežas. Un visapkārt tādi paši ritentiņi. Vaļa vairs neriko. Pat nečīks vairs. Mana vaļa. Uz Ormu Haunu to vien dar kā čīks. Un mīļi, vispār nekad nav čīkstējis. Bet vajag aizčīkstināt līdz galvam. Viņu dēļ vajag. Ja reiz vienīgais no visiem tas pēdējais sūda ritentiņš palicis, tas vispretīgāk čīkst. Vajag. Sīkā dēļ vajag. Vaļkas dēļ. Kaut ko vajag izdomāt. Vaļīgs pieceļas, paiet tas pa istabu, skatās uz urnu. Citādi piedzīs sīko pilnu ar visādiem sūdiem, kā šito te urnu. Sapurini sevi, sapurini. Parādīgs. Vaļīgi jums visiem parādīgs. Vaļīgi jums nolemt esot, kā tādi attīrīties viņiem. Vaļīgi jums to zin, ko sarīkos. Vaļīgi jums parādīgs. Tā, cik pulkstens. Un pulksteni jau nopirkšu. Tam arī sanāks. Paņem mobīlo, skatās, cik ir pulkstenis. Pārcelā drēbes, ātri apģērbies. Laiks. Galvenais paspēt pirms īrijas. Sajūta. Apgriezīšu otrādi to visu sūdu pasauli. Šodien. Tagad. Viņš palac dažus soļus gluži kā bokseris. Kas ir tāds puņķis uz drāts, ko? Jāpiesvērš par ceļu. Apsēžas uz taktas, bet pēc mirkļa pielec kājās. Gatavs. Viss. Uz priekšu. Nifigā. Tagad tošni nifigā. Septītā, ja? Masīvas dzeles durvis veikals ēdz pusē, pie sienas novērošanas katrā blakus atkrituma konteinerām atkritumu. Stūrī pēķa, viss loģiski. No stūra parādās vaļīgs, galvā kaputs. Ir redzams, ka nervuzē. Viņš izlavās zem kameras, kas karājas pie sienas, atskatās, pēc tam skatās uz to.
Vairākas reizes palecas, mēģinādams to noraut, bet garuma nepietiek. Un viņš tikai nedaudz pagriež to prom. Vaģiks pagriežas pret atkritumu tvertnēm, saķer tuvāko konteineru, cerībā to pārbīdīt. Nu, lai aizsniegt kameru, bet atrauja rokas nost, novēlojas. Apskata plaukstas un viņa sejā parādās riebumu pilnu grimas. Vaģiks noslauka rokas pret sienu, pie reizes aptverdams, ka ir iekāps peļķē. Viņš jau vairs nevēlojas, bet rupji lamājas. Dažas sekundes padomājas, Vaģiks piekārto kapuci. Vēlreiz atskatās uz piekarināto kameru, tad noņem pulksteni. Uzvelk to kā kasteti un strauji uzkāp pa pakāpieniem līdz durvīm. Dažas sekundes stāv elfsot. Paceļ roku pie durvīm, bet apstājas. Noņem pulksteni, klauvē pie durvīm ar tādu pašu klauvējienu ar kādu īļu klauvēju pa soli. Pēc sekundes ar roku parāds veicienu žestu kameras virzienā. Mīstinās. Tad nostājas aiz durvīm un atkal uzmauc pulksteni kā kasteti. No ielas puses dzirdamā augstpapēžu klaboņa. Vaģiks izbiedēti atskatās trokšņu virzienā ap stūri, parādās jaunā sieviete. Stāv, kamera. Neko tādu negaidījusi sieviete apstājas. Pagriežas masīvo dzelžu durvju slēdzeni un uz lieviņa iznāk sliede ar vīstokli rokās. Pamanas sievieti. Atkāroši, tu tā es viss kārtībā. Aiz durvīm paslēpies Vaģiks kaut kādā dīvainā lēcienā sit sliedem pa galvu. Tas krīt atmuguriski, noveldamies pa pakāpieniem gandrīz pie sievietes kājām. Vīstoklis izkrīt viņam no rokām. Neko tādu negaidījusi sievieti iekliedz. Vaģiks mets pie sliedes ķermiņa, lai pacelt vīstokli, bet... Pietiek! Sieviete saķer Vaģiku pie rokas, censdamās aizvedīt prom no sliedes ķermiņa. Nositīsi! Sieviete spēcīgi velk Vaģiku aiz rokas, censdamās saķert viņu no aizmugures, lai nobloķētu rokas. Un Vaģikam nekas cits neatliek. Viņš pagriežas, strauji paķer viņu ar vienu roku, bet ar otru aizspiež viņai muti. Vaģiks aizstiep sievieti tumsā. Vīstoklis tā arī paliek mētāties pie nekustīgās sliedes ķermiņa. Astotā aina. Vaģiks un sieviete sēž īrētajā dzīvoklī uz vecas katras. Laikam jau varās. Vaģiks pieceļas iet uz virtuvi. Viņa kustības ir kaut kādas mehāniskas, tāpēc, ka Vaģiks ir nobijies un saspringts. Sieviete arī sēž nekustīgi, mugurtu taisnu, rokas klēpī, daži brīd sarauc degunu. Pēc kāda brīža Vaģiks atnes 2 krūzes, noliek tās uz žurnālu galdiņu. Mani Vaģiks. Mani sauc Vadims. Marina. Marina? Jā, kas tur tāds? Nekas vienkārši pārsteidzoši. Kas tur pārsteidzošs? Vaģiks klusē. Klusē arī Marina. Abi aptausta krūzes, karstas. Tu man tici? Nav iemesli neticēt. Ticu. Tik vienkārši. Es esmu nevis lētticīga, bet atklāta. Es ceru, ka atšķirību tu saproti. Vienkārši es sākumā padomāju, ka tu esi atnācis viņiem atriepties. Un vēl savādi bija, ka tu mani vilki. Saku taču, ka tur tā kamera. Piedod, es nejauties ļaunprāti. Es neesmu no tādiem. Kas? Tā tu pagājušo reizi teici, es neesmu no tādiem. Arī tad es tev noticēju. Bet tas, ko tu man par tām narkotikām tikko izstāstīji un par visu pārējo, arī ne par ko vairs nebrīnos. Jāiet prom no tā darba. Otrajā darba dienā, kur es tāpat jau nopastoju. Kas tas par darbu vienos naktī? Veikals taču ciet. Nakts inventarizācija. Kad tevi piekāva, es arī gāju uz pārunām, tikai ne uz apsardzes, saprotams. Es esmu izglītības vadība. Tā arī saucas? Vadība? Gandrīz personāla vadība. Cik tev ir gadi? 23. Oho. Oho. Nezinu, 23 un personāla vadība. Sapratu, tu esi no tiem vajadzīga dzīves pieredze, puņķu tapas mazgadīgie izlēcēji, eidžisms, īsti sakot un tādā garā, ja? Es vispār neesmu ne no kādiem. Eidžisms. Cilvēka diskriminācija uz viņu vecumu pamatu. 8 burti. Redzi, kļūt par apsargas gatavojos. Visas krustpārta mīklas no galvas. Ko domā tagad darīt? Nezinu, jāiet uz miliciju, jāpadodas. Muļķis vai? Kaut kā tā. Kaut kas pa vidu starp muļķi un neveiksminieku. Tad droši tas vārds. Tev ir pazīstami Vaģiki, kam dzīve normāli? Marina ilgi pēta Vaģiku. Redzi, kas par lietu. Ja es tev tagad pateikšu, ka tāda ir, tas tevi nevis iedvesmos, bet, nomāks. Lūk, kur tev problēma. Droši vien. Tur jau tā lieta, ka droši vien, bet jābūt ir otrādi. Davai,
domā, risini. Es tev tagad uz sitienu varu 100 notikumu attīstības variantu piedāvāt, taču tie būs mani varianti, nevis tavi, bet tev ir savi varianti jāizdomā. Cik tev ir gadi? 41. Oh. Ko? Neko. Tur nekā pārsteidzoši mūsu pilsētā, rajonā, apgabalā, valstī vajadzīgo pasvītro cilvēks palicis bez naudas. Tas ir normāli, lai cik trūli tas neskanātu, tomēr nē, ne tā. Zini, kas ir Džims Torps? Nē. Tas ir tāds amerikāņu skrējējs, vieglatlēts. 1912. gada olimpiskajās spēlēs viņam pirms sacensībām nozaga apavus. Un viņš miskastē sameklēja kaut kādas 2 tupeles, un viena turklāt bija par lielu, un viņam pat nācās papildu zeķu uzvilkt. Iedomājies, lūk, tavs stāsts man kāpēc par viņu atgādina. Viņš uzvarēja? Aha, 2 reizes. Žēl. Ko žēl? Saku taču, ka 2 reizes, 2 zelta medaļas izcēla, iedomājies. Lūk, tev tagad tāpat ir jānoskrien tā, lai dēlam uzvalks sanāk, un par to sliedi viss, tā, lai tur visur uzvarētu, saproti? Nu, ar viņu vairs pat draugu nesanāks. Bet es uzskatu, ka tas tavs sliedi ir sīkums. Uz miliciju viņš točna neies, nu, bet arī, kā jūs vīri, visi var vienoties. Jau vienojāmies. Nē, vienoties tikai tagad nāksies. Galvenais uzspied arī tu uz viņu. Savā būtībā viņš taču ir tikai bandinieks. Boss tipi ir tas viņu priekšnieks, bet viņš pats bandinieks. Un tādi, kā viņš tikai spēka valodu saprot, tāpēc, ka citu valodu nekad nav dzirdējuši. Tā, ka uz viņu vajag uzspiest, un tā, riktīgi. Un tālāk jau viņiem viss pats par sevi kā pierasts. Jā, nu muļķus pie jums tur personāla vadībā tiešām netaisa. Ne tā kā es iebubu šeit. Smieklīgs vārds. Nebija vēl tādu dzirdējusi. It kā lamu vārds, bet arī tāds kā mīļvārdiņš. Lielajā padomju enciklopēdijā nav neviena vārda, kas sāktos ar jomu. Iedomājies, es šajā sakarā pat dzējas atcerēju. Noskaidri. Ai, beidz. Jocīgs tu, Vaģika, esi pieaudzis, bet galīgi nemāki melot. Nu, redzams, tā kā gribi. Nu, noskaidri, vai? Tu kā man vaļa runāt? Nu, skaidri. Jeba Bušenka. Kaut vai tāds, bet piedod man Bušenka. Milzīga pasaule tik es tajā puteklis. Kaut katrs tevis radīts ir uz tās uteklis. Mans stāvs tik iznesīgs, skanīgs kļūst, kad manā dvašā tavas himnas plūst. Visas prot, šeit tev krusts Boženka, tik piedod man lūdzu, Jeba Boženkam. Bet, ja piedod man nevari, debes tēvs, tad sper man pa pakaļ, šauj man pa pakalos. Kā dzenis, tad urb mani Boženka, lai kļūstu pavisam tavs, Jeba Boženka. Jo kļūst reiz pilnīgs, Jeba Boženka, ar visu, kas nolemts tam šai saulē, es metīšu plecos to skanošu, un tevi vien slavēšu, Boženka. Uzreiz redzams, ka tas ir tieši tavs dzējolis, ka tu to esi rakstījis. Divdomīgs kompliments, bet patīkami jebkurā gadījumā. Mīļi vārdi tie arī lopumi ir patīkami. Jābeidz, Vadīni. Ir jābeidz, Vadīni, dzīvot ar tādu attieksmi. Ar kādu attieksmi? Ar to, ka tu esi mazais cilvēks, vai lops, vai Jeba Boženka. Tu kolosāls vārds, bet jābūt pārliecinātam par sevi, saproti. Tad tu dzējolī runā par Dievu. Bet dzīvo tā, it kā viņam neticētu. Es ticu. Netici viss. Nu, Dievs tas ir spēks, vadošais spēks. Bet ne tāpēc, ka viņam tev būtu ceļš jāierāda, bet tāpēc, ka Dieva sajūtai, kas ir tev pašā, tev arī jāvada. Tā jau ir cilvēka, nevis personāla vadība. Lūk, tu tagad te prom no sarunas mēģini manīt tēmu. Tāpēc, ka īstenībā tev ir nērti, un tad tu slēpies. Labi, darīsim tā. Kas tev tā par ūdeni tur stāv? Tā ir priekš dzīvokļa saimnieces, viņas dārzumu. Nozagi? Tā varētu teikt. Nesapakaļ. Tas ir kāds. Gribi mainīties, sāc ar mazumiņu. Vajag tā teikt, karmu attīrīt. Tu kā iegrunā. Es to urnu no viņa durvu priekšas. Lūk, tad nes to atpakaļ Iļļam, un lai viņš viss narkotikas tajā urnā arī izmet. Bet viņš tā nedarīs. Halo, Vaģi, kas tēlēni izsakos. Un vispār runa tagad ir nevis par to tavu Iļļu, bet par tevi. Tev ir jāmainās, saproti? Lai kaut ko sāk darīt, ir jāsagatavojas, jātīrās, un tad var ar jaunu spēku, saproti? Pārāk daudz informācijas par šodien. Tu ko? Rau, vīrieti, mierīgāk. Tu esi krūts džeks. Viss būs kārtībā. Tev ir spēks, un tev ir vairāk spēka nekā tajos Džimos Torpos. Es pilnīgi esmu pārliecināts, savācies. Piedod.
pārnervozējuši šodien. Davai mazliet paklusēsim, ko. Abi kādu brīdi sēž klusumā. Labs dzējols. Jebošenka. Tu esi. Marina klusiņām noliek krūzi uz galda pieceļas. Uz galda vibrē vadījuma telefons. Marina kādu brīdi šaubās, bet tad paceļ klausuli. Alo, Valentīna. Droši viens ir pīkstienas telefonām, noliek telefonu uz galdiņa, klusiņām iziet. Otrais cēlēns. Devītā aina. Ilja. Tagad speciāli to lasu. Morfoloģiskās, tu sintētiskās īpašības vārdu kvalitatīvi. Nē, tas nav tās pareizi. Ir nolemtais. Nolemtais. Tāds, kam nav iespēja izbeigt ne no kā. Tāds, kurš iekšējo iemeslu un īpatnību dēļ ir nostādīts. Pretī bojājas, neizbēgamības. Tam visam, jā, sapratu? Lietas taču urnu mierā, jau. Vaļņiks cenšas iestādīt urnu atpakaļ vietā, bet tā gāžas apkārt. Viņš mēģina atkal un atkal klusēt un neskatās uz Ilju. Ir arī ļoti nepatīkami uz viņu skatīties, viņš ir stipri piekauts. Redzams, ka zilumi un asins izplūdumi ir svaigi. Tev galvu nogriezīs un ieliks šitai urnās apkārtēvot. Alo, Vaļņik, tu gali nefilmēši to situāciju? Vai tu izlēcies to muļķu ko? Vaļņiks joprojām mēģina nostādīt urnu vietā, klusē. Izlēks, suns, izlēks, jā. Es ierakstā redzēju, kā tu to sliedu nogāzi. Smuka rasotā hopiņā un izslēdzēs tā sliedu. Vispār no aizmugurs nav galīgi čombispēcīgi. Bet ne par to stāstēju. Tu kas vispār esi sev? Par ko tu sev iztēlojies ko? Vaļņiks neatbild. Aizgriežas prom no Iljas, turpina ņemties ar urnu. Bet Iljas šķietami nomierinājies, sēžas uz soliņa atvēlēt. Vecīt, man tev dēļ gadīgi novāc. Alo, klusētāji. Paskaties uz manu urnu. Tu paskaties tagad. Tu zini, kas man tagad? Man tagad tev ir jāatrod, tāpēc, ka visu tagad uz mani kari. Bet kā man tev atrast, viņi ir kaut kādu priekšlikumu varbūt ko? Vaļņiks kādu brīdi paceļ acis uz Ilju, pēc tam turpina ņemties ar urnu. Ilja neiztur. Pieliec kājās, pagūž urnu ar kāju, tāpri. Tu Ilji pavisam siks esi, kas ir ar tevi? Aiz kam tu viņu sadūri? Ko sadūri? Sliedz, ko gan citu, viņš slimnīcā atapās. Viņš vienkārši nenāca pie samaņas un visu viņš tagad ir pa galvam, tu tukšpaurānās. Neesmu es neviens sadūris. Paprast Vaļkai, vai pie viņiem nav tāda atveduši ko? Es nesadūru. Sadūru Vaļņik un kā vēl sadūru, un piki arī pievāc. Es tev toreiz šitā soliņu visu izstāstīju, gan laiku, gan signālu, kā jāklauvē, parādīju tieši uz šitā soliņu visu. Tad ko tu man tagad teiksi, ko? Vai gan var neteikt neko, no kamerām viss ir redzams, gandrīz viss. Kas redzams? Viss redzams! Tie tur tevi nezinu, bet es tā kā raigu suni. Gan tavu gaitu, gan kā tu kusties, viss. Normāls kustos. Iekris suns, atzinis, tīzli tu kusties. Un kamera ar tīzlu pagriez. Var redzēt, kā tu to sliedu izslēdz. Jūs gan pēc tam izkrītat no kadra, bet viss tāpat skaidrs. Sliedu novāc tu un naudu pievāc tu. Nē. Ko nē? Kāds tu neielīdē savās darīšanās un tagad nevar sagremot, ja? Tas zini, Vaļņik. Tagad vairs neatkratīsies. Vispār tā ir mazuma. Man ir dienakts, lai tevi atrastu, un tad pēc idejas man paši novāc. Tu ņemsi šitādu grēku uz sevi ko? Neņemšu. Neesmu es nevienu dūris un naudu arī neesmu ņēmis. Ilja spēr pa urnu. Ko tu man leji, Vaļņik? Redzams taču, ka tu sliedēji uzklupu un tad arī naudas paku paņem. Bet pēc tam kāds tev projām aizvilk. Kas vēl tev bija? Neviens. Loki. Kas? Ļaunprātīgais dievs tāds, skandināvi, var Loki sauc. Viņš Ragnaroks arī koja. Neliela aplikuma pauze. Tā maucība, bļaļ, man dirsā novākt tu Ragnaroku. Domā, tas kaut kāds spēlīts vai kas? Tu pasaki, man tev nodot ko? Nē, tu pasaki man vienu vārdu, man tev nodot ko, jā? Vaļņiks lēni paceļ urnu, pagriežas, skatās uz Ilju, smējas. Ko tu ņīrdz? Es tak redzu, ka nodot tev mani kā divas priekstas apmīst. Pēc acīm redzu Iljuši. Kungs, kas par dāvanu tāds radinieks. Bet es tev saku, ka nesadūru un naudu arī nepievācu. Nezinu, kā to pierādīt. Nepagūvu, saproti? Nepagūvu. Nepaveicās. Tad tev nepaveicās, ko? Tu reāli esi kaut kāds spitālīgais. Spitālīgais.
To var ārstēt, bet to kā savas neveiksmes ārstēt, Iļuši. Es kaut kā nefilmēju. Ko tu tik mierīgs, jā? Tāpēc, ka tu jau pateici, nolēmums. Tāds, ka nav iespējas izbērt ne no kā. Nav man iespējas izbērt. Ko man nogalinās tevi? Jā, atradīs tu nogalināt. Bet meklē taču tu. Sanāk, ka tu arī nogalinās. Iļa klusē. Vaļķis skatās uz urnu, berzē, ar kurpi tās pamatni. Skaidrs. Paklau, tev nav pēc remonta palikuši kaut kādi celtniecības dībeļi? Varētu tagad sev pamatni iedzīt zemē, citādi galīgi negrib stāvēt. Vai tu taču esi slims? Tu tiešām esi... Tu kaut kas nav riktīgi, ko? Tu ko vaļīgi dzelzbetonu man te tēlos, ko? Es tev 100 reizi atkārtoju, kā visu pakaļā. Atpeldēju mazu. Tev it kā tik un tā atradīs. Tu saproti, tev atradīs. Jo kurā gadījumā, man tu te vēsties. Tāpēc, ka es nezinu, kā tev pierādīt, ka neesmu es neko ņēmis un nevienu neesmu nodūris. Ko man var darīt? Piķi vai gadu? Kādu piķi es neko neesmu ņēmis? Es teicu, tev ir viena izē, vai nu nauda, vai tava pakaļ. Pie tā vēl galīgi nav teikts, ja atdos piķi, tad viss noklusīs. Man pēc tam tā pat normāli būs jāiesvīs, lai tevi no šitiem sūdiem tik tā... Man nav ko sīkiem, ko uzvalk uz izolēdumu nopirkt, kāds vēl piķis. Ar tik vērts, tā neviens nerunā, skaidrs, ja? Bet kamerā taču redzams droši vien, ka neņēmies to paku. Tā kāds tu redzams, kamerā sūdīt, nakts, apgaismot, tikai ēns kaut kāds, bet tas, ka tu pielicies, ir redzams, tā tad paņēmi. Vaļķis ar roku noslauka soliņu, apsēžas kādu brīdi. Tu aizies atrakciju parku. Nu, tur tāda atrakcija, ka tur viss laistās, lampiņas. Nu, viss nevar atrauties. Un tu aizies kasi un, skaidra lieta, tieši uz šo atrakciju biļeti ir visdārgākā. Un tu nolem, tu saņemies, jo šī krutā atrakcija īstenībā ir visbaidīgākā. Bet tu saņemies un nopēc biļeti. Biļeti, ar kuru šodien jau viss. Neko citu tu vairs nepavizināsies. Tikai šito nezvēri. Pašu krutāko atrakciju tavā dzīvē. Tu sēdies tajā kausā ar lampiņām, ar mīksto sēdekli. Brīnies, ka tevi nepiesprādzē, bet smaids tāpat pa visu muti. Un lūk, tas onkulis, kas atrakciju darbina, sašķirtas tās prasa tev. Nu, gatavs? Nu, tā nopietni prasa. Bet tu viņam, jūs pats esat ar šito vizinājies? Kur tad es? Viņš saka, šitais nav priekš mums. Un tu saki, nu tad gatavs. Un viņš tevi palaiž. Un vēl tikai tad tu saprot nopietnību viņa balsīm. Tieši tajā momentā, kad viņš tevi palaiž. Un arī šitais nav priekš mums, tu saproti, jo viņš arī par tevi runāja. Bet ir jau par vēlu. Un tā izrādās tevis kaut kāda sūda atrakcija, bet katapulta, kas tevi izsvež nākuj ārā no atrakciju parka līdz drīzāk uz visiem laikiem. Un tu lido pagaidām vēl nesaproti, kas notiks tālāk. Bet tā saproti. Ir jau par vēlu. Tu lido. Un vienkārši apdirsies. Lūk, kas ir dzīve. Staigā un skaties un ar rokām neaiztiec. Tā ir gandrīz ar visiem. Ar visiem tā ir. Neliela apjukuma pauze, bet Iļa drīz atrodās. Kas tur ir to zemes tožu? Bail palika, kas ir? Man arī bail, vaģi. Tu piķi atdod, es tev bez maz dūdzos. Piķi, to piķi vienkārši atnes man un tālāk es visu nokārtošu. Bet ja piķa nebūs, es tev 1-2 nodošu. Saprot, gulties kastē tavu stulbumu dēļ man nekārtojas. Netaisījos es tevs dēļ mirti, saprot? Bet cits izēs man nav, vai nu tu vai piķis. Tāpēc, kā nomirt visiem bail, vaģi. Zini, jā, ir bail. Bail. Cik tur bija? Nu, preces nesaptom pa kādu štuku eiro. Nu, pats sarēķināt, cik tas ir, vai man tev pēc kursa pateikt. Vaļķis nosēžas tupus, aizklāja ar rokām seju, noberzē to, piecīs kājās. Zini ko, ja man nāks nogalināt, vēls viņi zina, kur es tādu piķi ņemšu. Vispār tu vaļkai pagaidām nestāsti. Nu, vispār klusē par visu šito. Citādi viņi uzzinās, un viņi sāks tevi ielast. Tā vismaz. Kas vismaz? Nu, kas tur ir par to vismaz? Ai, nekas. Piezvani uz namu pārvaldu, lai urnu sataisa. Iļa paliek viens. Atbildes telefonu zvanu. Halo, jā. Kāraču viss procesē, jā. Jā, sliedes atrad, es taču nenoliedz, bet pie viņa nekā vairs nebija. Nu, viņš jau gulēja tur, pilnīgi beigts. Jā. Nu, es viņiem visu izstāstīju, nu, kā mēs ar tur skatījāmies. Tā kā, lai es zinu, kas viņš ir, es saku taču, bet es tik piegāju, bet viņš tur jau miris, nu, ko man darīt? Es pagriez viņu galvu, nu, gribēju apskatīties, tur viss asinīs, nu, aiz auzu zin kā ar īlenu, kaut kas tur sados, nu, pilnīgi nenormāli.
Nu tad kamerā ne sūd nav redzams, tumšs, jā. Nē, man tie no veikala, un to kino man aparādīja, un tur viss karēši, pilnīgs stūmts. Normāli man samīcija, jā. Normāli iedopēja, jā, pareizi. Tā kā atradīšu. Man cits izēs nav. Teicu, vai nu atrod to, kas nomušīja, vai dzem piķi. Tā viņiem pajāt, ka tas nebija es. Nu, iet karst, jā. Kur es? Nu, es lapās laidīšu. Ilda noglabā telefonu, pieskaras pārsistējai lūpai, viņas sejā parādās ļauns smaids. Desmitā aina. Vaģika īrētais dzīvoklis, kā brazdāms, viņš klusi dzied akapella ar kaut kādu briesmīgu, bet mums raksturīgu akcentu. Blakus Marina uzmanīgi klausās. There's no boundaries, there's nothing to touch. Farmer's morning, Prince sleeps, curled up in my father and that means something to me. Churches and dictators, politics and papers, everything crumbles sooner or later. But love, I believe in love. Skaisti, kas tā ir dziesma? Tu ko nopietni? Man ir 23. Pareizi. Vispār es domāju, ka tu man kaut kā nenāciet klāt man rudenī nodziedās. Tas ir Eltons Džons, pie tā es pirmoreiz skulpstījos. Nu tā, pa īstu. Ar sievu ar vaļu? Ar sievu, ar vaļu. Cik jums tad bija? Nu, gadi 18 sanāk. Šitā dziesma kaut kad 90. vidū parādījās, ja es pareizi atceros. Mums tāds fināla lēnais bija. Ar to vienmēr beidzās. Nu, mēs teicām, dejas nevis diskutēt. Neko sev dziesmiņu priekš skulpstīšanās. Bet tur taču ir par mīlestību. Karš, kas nes naudu, baznīcas, diktatori, politiķi. Jā, bet es ticu mīlestībai. I believe in love. Ko tu tā skaties? Tu nezināji, par ko ir tā mīļākā dziesma? Nojaut. Bērns skaidrs, ka baznīca ir politikas un laba mīlestība. Nojautas viņš. Neņem ļaunā, ļoti skaista dziesma droši vien. Nu, es jokoju, skaisti tiešām. Es tev arī vienu klipiņu atsūtīšu. Pēc tam paskatīsies. Neliela pauze. Tu sievu mīli? Te zini, es tev tā atbildēšu. Skaidrs. Ja ilgi pēc atbildes jāmeklē, tad galā kaut kāda figņa izrādīsies. To es tev kā vadību saku. Lai saprastu, ka darbinieks melo, tā vai arī nepasaka līdz galam, mēs vienmēr skatāmies. Drīkst es tomēr atbildēšu. Piedod, jā. Vispār tā. Es tīru viņas matu suku, saprotu. Es zinu, ka mums tāds, ko jūs skuķi pamanā droši vien, bet es zinu, pēc dušas, piemēram, pamanu un iztīru. Man pašam kā redz tāda suka nav vajadzīga, un es pagaidām nebūtu saticis tādas večus, kam būtu. Nu, vienkārši pamanu. Un man gribās, lai viņai nebūtu savs laiks jātērē tādā lietā. Tas ir ekvivalents. Kā tu domā? Zini, droši vien jā. Nu, lūk, bet tā visi jūsu vadības, tā štelīte, tā uz mums nestrādā cilvēkiem. Vai tad es neesmu cilvēks? Nē, protams, ka es. Piedod, es negribēju tevi aizskatīt. Tevī šobrīd cīnās tik daudz visu kā. Vaģis kaut kā savādi pasmaida caur bailēm vai... Tu zini? Tagad kaut kā jā, ir bail. Es šobrīd mazliet par kaut ko citu, bet jā, man arī ir bail. Tik ļoti bail man droši vien vēl nekad nav bijis. Bet man liekas, ka pats svarīgākais jau ir noticis. Tu par ko? Urnu aiznesi. Tātad sākums ir ielikts, kar un pamazām attīrās un vispār vadim dari, kas jādara, un lai notiekam, jānotiek. Lūk, tev universāls dzīves princips. To starp citu Marks Aurēlijs teicis. Pauzi. Vaģiks skatās kaut kur grīdā, pēc tam uz Mariju. Zini, tev skatos tādiem kā tu un reizēm nožēloju, ka es pēc skolas un pēc tehnikuma ne par ko tā arī nekļuvu. Nu, vajadzēja droši vien izglītību iegūt, grāmatiņas palasīt, iekaut kaut ko priekš ieskaitēm tur un sesijām. Vispār jau es esmu centrīgs. Bet vienalga, tu redz bārsti citātus, bet man viņi, nu kā lai. Es tos jau esmu dzirdējis, nu ne jau tiešā veidā. Vienkārši cilvēks parastais tā arī dzīvo. Un viņam nevajag tos citātus nedz atkārtot, nedz izrunāt. Pat ezim skaidrs, kas ir labs un kas nav. Un cilvēks darīs to, kas jādara, un notiks ar viņu tas, kas notiks. Piedod.
Par ko tu atvainojies? Vai tu taisas vīlies? Vai tad nav redzams? Marinis maida noliedzoši pakat galvu, Vaģiks samulst. Pauze. Klausies, es gribu tev iedot naudu, lai tu varētu šo visu atrisināt. Ņems? Neliela apjukuma pauze. Nu, stop. Es gribu, lai tu neapvainotos, tāpēc arī prasu, vai tu ņems vai ne? Es nevarēšu atbildēt. Un lai notiek, kam jānotiek. Nē, es tā nevaru. Un kam tev tas? Nu, mēs taču it kā esam vienā laivā. Es taču arī tur atzīmējos. Loki, tā taču mani Iļņam stādīja priekšā. Tu neesi Loki. Tu esi sargaņģēlis. Bet kā gan es varu pieņemt? Tu ko? Nu, izbeidz. Tāds nemēdz būt. Kino kaut kāds brīd. Tātad gan arī jau esmu piekritis, ja? Tak nē, pagaidām. Paklau, tas ir nereāli. Mierīgāk, jau vīrieti. Ņem vadim, pēc tam risināsim, lai notiek, kam jānotiek. Klausies, tas ir kaut kā pazemojoši. Tevi tikai tas mulsina. Bet ko ar to Iļu? Tā, ka Iļa tevi nodos. Tu taču pats teici, ka no viņa to atsagaidīt. Nu jā, tas jā, bet no kurienes tev tik daudz naudas? Nu, tas man ir nepatīkams stāsts. Neiti nost. Un kā man uz to reaģēt? Nomierinies, vadim. Vienkārši mans uzvārds ir Ivaškēvits. Un kas? Un viss. Neliela pauze. Nopietni, tas ir tas, kurš... Jā, blīn. Fabriku, avīžu un tvaikoņu īpašnieks. Vaģiks šķiet noslēdzis, klusē kādu brīdi. Paklau, drīkst es tev kaut ko pajautāšu? Nu, davai, nafig man darbs un tā tālāk. Nē, tu esi bijusi tajā butikā, kas uz prospektu, kur tie vīrieši uzvalda. Esmu, protams, esmu. Tur ir dārgi? Tu ko? Esi tur savām bērēm uzvalku noskatījis? Netek, es tā. Ai, nē, es tomēr neņemšu. Es labāk palikšu tāds, kāds esmu, labi. Citādi es kaut kādā savā ādā. Nē, tiešām, kas tā kā kaut kas ubaks. Nu, ir stulbi atteikties, Vaģik. Man tās naudas tiešām nav žēl, tieši otrādi. Gribu, lai no tās tērēšanās ir kāds labums. Saproti, es varu kaut kur, nezinu, suņu patversmē atdot. Tikai es visām jau esmu izdalījis, tā lai tēvs neuzzina. Es, Vaģik, tagad ļoti skarbi pateikšu. Atceries, es tev teicu, ka te bija daudz, kas cīnās. Tad lūk par to, ka tu esi no tādas paudzes. No kādas? No uzkāršās. Nu, kā lai paskaidro, redz, tu it kā gribi pēc mūsdienu, pēc šodienas cilvēku izskatīties, bet tavu bērnību un jaunība ir tie sasodītie 80. beigas un 90. padomju produkts, te esi saproti? Neapvainojies, jo tā nav tava vaina, es vēl vairāk pateikšu. Nu, ir ļoti krūta, ka tā ir sanācis, ka tu vienlaikus esi gan tēvots šķopa, gan nezīd smiglā, gan, zini, gan gimnispūks. Normāli, blin. Nenormāli ir, ka tu esi uzskāries, un daudzi no tavas paudzes ir uzskārušies, bet laiks ir aizgājis tālāk. Es ne par to, ka tev tagad viss ar zobiem jāplēš, pār citu galvām jāiet, bet jūs reāli esat tādi apskauti un raudāti. Labā nozīmē, kā saka. Tā, ka iztiksim bez liekiem vārdiem, ja? Es gribu tev palīdzēt, tāpēc, ka tu šīs pasaules esi izmirstoša suga, un bez tādiem kā tu kļūs jau pavisam nepanesam. Ar mani redz, kā gadījās, man palīdzēt nevajag. Es tagad blin uz darbu gāju, tāpēc, ka es gribu pati kaut ko izdarīt. Tad ļauj man izdarīt, lūdzu. Turklāt, man ir dzimšanas diena, tāpēc uzdāvini man šo prieku, esi tik labs. Jo tu taču esi Vadim, tu esi labs. Apjukuma pauze. Tas, kas man tagad jāsaka? Ņem naudu, paldies. Ņem naudu, paldies. Marina sameklē somiņā naudu, sniedz to Vaģikam, tas ņem. Lieliski. Nu, ja kas par dzimšanas dienu es sameklēju. Adaptīva darba resursu vadības sistēma. Piedod. Upurēsim visu sistēmas misijas vārdā. Tātad tu man tikko sameloji? Un ne par to vien. Naudas te nav daudz. Es taču nezināju par to paciņu, nu par to tiem 1000 eiro. Paņemšu no kartes un atnesīšu tā vēl. Tikai neapvainojies. Pieņem to, ka, lai notiekam jānāk. Marina ātri aiziet. Vaģiks stāv ar muļķīgu, bet abrīnas pilnīs, teiksim, sejā. 11. aina vaļas guļamistabā. Kaut kur priekštumā noklakši slēdzeni. Pēc kāda brīža guļamistabā ienāk Vaģiks. Rokās viņam ir uzvalks garā celofāna iepakojumā. Pār plecu Vaģikam akurāti pārmestas melnas bikses. Vaģiks piever durvis, iet pie skapja. Paspēju. Ir skaisti, nu? Vaģiks atver skapi, iekarina tajā uzvalku, tad atrod melnu žaketi, paņem to, grib iekārtēt bikses kopā ar to, bet apstājas. Pakarina žaketi atpakaļ vietā, bet bikses uzkarina uz jaunā uzvalka pleca, kas celofāna pakā iepakots. Ar lepnumu piekārto bikses. Tā,
Vaļīgs aizver skapi, apsēžas uz gultas malas, paņem televizoru pulti, vienīgi iegoļ. Kaut kur priekšnamā dzirdams kā noplekšas slēdziņu. Vaļīgs padomā sekundi, izslēdz televizoru, nostājas pie sienas tā, lai nācies viņu nepamanīt. Gaida. Guļamistabā ienāk Vaļa ar somu rokā. Vaļīgs kā bērns sēdien viņai sāniem kliegdams. Atdod manu sirdi! Vaļa iekliedus, apgriež un apvēzējusies sit ar somu Vaļikam pa galvu. Somā vai arī galvā kaut kas īsi nokrašķi. Vaļiks zaudēs samaņu krītu. Vaļa atpazīst Vaļiku, apjūka nometas pie viņus ceļiem, sit pa vaigiem, klausās sirdi. Tāds skrien uz virtuvi, atgriežas ar glāzu ūdens, paņem to rutē un smidzina. Pamazām atgriezies pie samaņas, Vaļiks vaids skatīdamies apkārt. Debiloīts, sirds gandrīz vai izliecā. Kas tev tur ir, kungs? Kabačīgi. Sīkais šodien atkal nenošņo mājās, padomāju, ko es ar vakariņām ņemšos, apēdīšu tāpat ar maizi un miers. Paēdu. Vaļiks caur sāpēm smējas. Ko tu zviedz? Te vienkārši iztēlojies, kā tevi rāda kriminālajā kronikā. Rūpniecības rajonā 43-gadīga sieviete nosaka vīru ar kabaču ikru burku, kura bija gribējis notiesāt vakariņās. Tagad vairs ne tik drīz melna atraitne varēs nomodīt savu piemīļoto ēdienu. Tagad pie citām ziņām. Tu sūds esi? Ko es izdarīju? Labāk pasaka, ko neizdarīja Vaļika. No kurienes tev tik daudz bezkaunības, ka tu pēc visu šī uzdrīksties tieši šeit ierasties? Pēc kāda visa? Pēc tā, pēc visa. Pēc kā? Pēc visa tā. Nu saka, taču skaidri Vaļa. Nav tur ko runāt. Mēs ar tevi esam svešinieki, pats zini. Nē, teikšu godīgi, to, ka tu esi tāds lops, es nebiju gaidījusi. Zināju, bet gaidījusi nebiju. Nav tā, ka tas būtu baigais trieciens. Man nostrauties. Izšķīrāmies un paldies Dievam. Tagad katrs pats ar savu dzīvi rīkojas. Tā, ka klusē Vaļa nav tava daļa, ko viņš tur izdarās. Lops tas bezsirdīgais. Tu tagad esi pati par sevi. Kupris tev tikai viens, un uz tā tev vēl dēls jāstiepj. Tā, ka pietaupi nervus. Ilga aplikuma pauze. Tu Vaļa kaut pavadienu, iedod kaut mājienu dādu. Es tak zvēru, ka es nesaprotu, par ko tu runā. A, kas man vakar klausa, lai halo, Valentīna iešļapstēja? Es tev vakar zvanīju pēc 2 naktī. Gribēju. Vaļa sašļūk uz dīvāna raudu, aizgriezusies prom no Vaļika. Vaļička, tā tak Marina. Es droši vien iemigu vakardien. Vaļa stipri iešņukstas. Ajo. Vakar nejauši iepazināmies, tad es viņu pie sevis un... Vaļa iešņukstas vēl spēcīgāk. Tu ne to padomāji, Vaļa. Viņa nelaimē bija iekļuvusi, nelaimē dzirdi. Kļuva par nozieguma liecinieci. Tādu es viņu glābu. Izglābi. Patika viņai, kā tu viņu glābi. Vaļa izbeigti, jei, Bobu. Saku taču, ka nekā tāda nebija. Un kā tu vispār varēji par tādu padomāt? Es tev zvēru, ka nekā tāda, ko tu tur esi safantāzējusies, par tuvu nebija. Viņai ir 23, kāda vēl pēc, es viņai būtu vēl vajadzīgs. Nu paskaties uz mani, Vaļa, un tu visu uzreiz sapratīsi. Negribu uz tevi skatīties. Redzēt tevi negribu. Nu paraudi. Visu dzīvi man sačakarēja, staigāju tagad kā salauzt. Davai, Vaļa, lai dārā šo ļaunumu, lai dārā. Jau tāda saules neredzēs, bet viņš vēl bez naža pušu griež. Stiprāk, davai, runā visu līdz pēdējai kilēm. Izzimteni, sakungs, tu kas par izzimteni? Pārējais ir labā man no panskām ārā, došu. Paklau, tā taču ir ņirgāšanās kaut kāda. Ko tu man tu piesējies ar savu īdēšanu mē un bē? Jā, Vaļa, skaties man acīs. Tas taču es, Pauris Besunidziņa, lops visīstākais. Vaļa, nu nebija man nekā ar Marinu. Viņa tiešām iekļūt briesmās. Vai es tev visu normāli izstāstīšu? Vaļa vilcinās. Vaļikam telefonā pienāk īziņa. Viņš sameklē telefonu, skatās. Ko? No Marinas stāstās? Atkal glābt prasa. Es tak nezinu, svešs numurs. Man pat nav tās Marinas telefona. Nospied, kas ir? Baidies? Varbūt tā Marina tev atsūtīs pupas savus 23 gadīgos palūri, nu? Izdomā akciju. Nu, atver taču, ko tu sastīgi? Vaļiks mīstinās, bet zem sievas skatiem tomēr atver. Uz YouTube pārstāvēts Polina Gagarina, Dzeguz. Botu piespēlēs tev tava Marina Dzeguzēnus, tad redzēs. Tak nomierinies. Nafik viņa vispār gar mani daļu kaut kā. Vienkārši apsolīja, atsūtīja klipiņu. Nu kaut, izskatās, ka atsūtīja. Zinu es. Vispirms klipiņi, tad pupiņi, tad alimenti. Davai nomierinies. Vai jums gadījumā apsargu nogalinātu no veikala neatved? Marina liecinieks, bet es viņu no turienes aizvilku, lai mūsu abus nenomāc. Tad jau sanāk, ka tu arī esi liecinieks. Nu, es arī. Bet apsargs tas sliedi, tas, kurš no bērnības. Un es vēl domāju, kāpēc man nenāk miegs. Kas tas man par satraukumu? Tāpēc tu man zvanīji pēc 2 naktī. Nu jā, ne savā ādā jūtos, vai nemieris kaut kāds un rekā. Un tu apsargi tik dīvaini nogalināja aiz auss iedūruši vai ņīlāni vai kortviļķi.
Un man zina miegs, kā nenāk, tā nenāk. Un es nezinu, kāpēc par tevi tik domāju. Jums tā kā pie mums milicija jāiet. Kāda milicija? Ja apsardzes priekšnieks ir bijušais mens, un viņi tur narkotikas dīlo. Padomā. Tā, un ko jūs darīsiet? Tu tagad pie mums slēpies? Es ienācu gaisu izslēgtu, tu tumsā sēdi bez televizoru. Tu slēpies, Vadim? Nu, nē. Viss normāli atrisināsies, apsolu. Ko tu man soli? Tu nekad neizdari to, ko es apsolīju, Vadim. Tak viss būs kārtībā. Tā Marina zina, kas viņa ir. Viņa ir Ivaškeviča meita. Viņš taču arī ir zaglis. Tur droši vien visi ir iesaistīti. No kurienes viņam nauda tāda? Mēs arī ar plikām pakaļām tātad skaidrs, ka neesam zagli. Tu kā Zoļma Halmurdā. Domā, ka Ivaškevičs savu meitiņu nepieseks. Viņš vēl arī mani piemetīs par to, ko viņa izdomā. Aha, tur kabatas. Paklau, tev nešķiet, ka tieši pie mums ir bīstami? Tu taču šeit esi pierakstīts, tev, ja kas tieši šeit meklēs. Un kurš zina, kur Mihālnas dzīvo? Jā, loģika tur ir. Es pavadīšu. Tak sēdi. Kur tu sataisījies? Neviens man nemeklē, normāli viss ir, es saku. Zini ko? Es Iļņam piezvanīšu, lai viņš ar savējo tur parunā. Tev noteikti lāsas kaut kāds uzliks. Ar darbu redz kā un ar galvu, un tagad vēl šis, lai viņi tur ar tām rokām paburas. Vaļīgs mīņājas uz vietas? Varbūt es palikšu. Vai? Nē, vaļīgi. Un pat nedomā. Nu, ka ne. Bet tu pamēģini aizbūt. Ēst gribu. Nu, pārēj. Un ej gulēt. Nav tā ko ēst. Ikras taču sašķaidīja pret tavu galvu. Galvu, nevis pārēj. Ko? Neko. Es saku, aizskriešu, davai kaut ko nopirkt. Ej taču, es tikšu galā. Leduskapī man vēl liekas 2 solis ir. Un neuzrīksties man te jokot. Puh, neciešu tos tavus jociņus. Ej, es saku. Vaļīgs nošūko galvu aiziet. Pēc kāda brīža dzirdams, kā noklikš slēdzeni. Vaļa paņem somu, atver to vaļā, iemērc tajā pirkstu apsūkā. Acīs sariešas asars. Izliku viņu ārā. Kāpēc viņš vispār bija atnācis? Ko viņš gribēja? Vaļa pieiet pie loga, ilgi skatās tumsā. 12. aina. Vaļīgs īrētajā dzīvoklī, apakšbiksēs un teikraklā. Viņš sēž pie atvērta notebooka, jeb datora. Rokā krūze, skatiens piekalts monitoram, pilnīgs klusums. Vaļīgs nekustas un liekas, ka pat neelpo. Ik pa brīdim pamiršķina no asarām sasārtušās acis. Dzīvoklī ieveļas Zoļa Mihālna, smagi elso ar blūzi apvēdinādama milzīgās krūtis. Nu, sveiks, Vaļik. Es pēc naudas. Nu, davai sāc lausties. Vaļīgs klusē, nepievērtams uzmanību. Zoļa Mihālna noliek somas, iet klāt. Sveicināti jaunais cilvēki. Ko tu klusē? Sastingi. Vai tu domā, ka esi paslēpies un tevi nevar pamanīt? Tad taču neesi tādu kā jūs kameleons. Būtu kaut kamuflāžu kaut kādu uzvilku, citādi atkal vienās apvērums. Zoļa Mihālna apsēž pie Vaļīga uz taktas, Vaļīgs pagriež galvu uz viņu un skatās. Es jums gribu kaut ko parādīt. Vaļīgs pagriež galvu pret datoru, ieslēdz klipu. Vaļīgs un Zoļa Mihālna skatās video ar nosaukumu Poļina Gagarina Dzeguze. Uzstāšanās Ķīnā ārzemnieku reakcija. Iekavās www.youtube.com/bats jautājumzīme APP virzīme desktop, nezinām zīme, ko es nezinu, V virzīme IOA434W iekavot ciet. Jau no pirmajām sekundēm Vaļīgs ir gluži piekalts monitoram. Pēc mazu brīža Zoļa Mihālna mazliet iztaisnojas un vairs neatrauj skatienu no monitora. Pēc tam pa viņu vaigiem sāk tecēt asars. Tās ir lepnuma asars. Tā viņa raud un skatās līdz 4 minūtēm un 20 sekundēm. Vaļīgs pastiep roku, lai apturētu pārraidi, bet Zoļa Mihālna neskatīdamās ar savu roku aptur viņējo, un viņi turpina skatīties līdz 6 minūtēm un 46 sekundēm.
bet pēc tam līdz 7 minūtēm un 45 sekundēm. Pēc tam līdz beigām. Tas viss ir dīvaini. Situācija it kā smieklīga, bet vienlaikus kaut kāds lepnums par to, ka šis video vieno šķietami tik dažādas paules. Video beidzas un pēc ilgas pauzes Zoja Mihālina pastiep Vaņikam asu. Drukas saloni arī visu Covid izolācijā, iedomājies. Nācās braukt vēl nezinu uz kurieni. 88. gadā mani nosūties Ļeņingradu uz kvalifikācijas celšanu. Ek, vasara, jaunība, skaistums, ej, kur gribi, visas durvis vaļā. Mēs ar meitenēm aizgājām līdz Ziemu stadionam, bet tur jaunieši kā biesas, un vienkārši kā biesas. Nu, mums ir arī interesanti. Viss tik neparasti, frizūras, makijāžas, pat mušiem. Iedzērušo gan arī bija padaudz, bet ne par to runa. Izsakot, tur bija jānotiek Ļeņingradas rokkluba festivālam. Mēs tur maliņā apsēdāmies, vērojām visus, mums taču pilnīgi citu pasauli, kā Amerikā apšās. Un te pēkšņi visu kaut ko sāka pašķīst. Uz Smoļniju kāds kliedza. Mēs nobijām, mēs domājam, ka revolūcija atkal sāksies. Bet šausmīgi interesanti, kāds kliedz. Paradums visu aizliek, nekur nav zudis, tāpēc arī perestroiku aizliegs. Īsāk sakot, varas iestādes bija nolēmušas atcelt festivālu tieši pirms paša sākuma. Un visi, kas tur iegāja uz Smoļniju, mēs arī pieslēdzāmies tai kolonai. Ejam, bet no logiem, ko cilvēki atbalsta, pievienojas. Un te pie tā kinoteātra, laikam Ļeņingrada, milicijas kordons, atdūrāmies pēc viņiem. Un viens, kurš priekšgalā gāja, kliedz visiem: sēžamies! Un mēs visi apsēdāmies. Iedomājies, mēs visi apsēdāmies. Nu, es pēc tam tikai uzzināju, ka kliedzējs bija tas Miša Bruzikins no grupas televizors. Iznāca pie mums uz pārunām kaut kādu pārstāvi, laikam no izpildu komitejas milicijas priekšnieki, bet varas iestādēm todien pietika prāts nevienu neizdzenāt. Nu, tālūk, es Rokklubu festivālā pabiju, blakus pareizāk sakot. Tur arī tas kino uzstājās un citi. Neliela apjukuma pauze. Kas jūs esat, Zoja Mihālina? Kas jūs esat? Kāpēc pagājušajā reizē jūsu priekšā tā iztaisījos par Boša Tunmaini, bet jūs tikai smaidījāt? Mēs patika mans tavs video, Vaļika. Kaut kā novērsa domas, gluži atpakaļ jaunībā. Zoja Mihālina, atbildiet uz mani jautājumu. Kas jūs esat? BDK? Vaļika, es esmu tas pats, kas tu tikai Zoja, saproti? Es tāpat kā agrāk domāju, ka man vārds nelaimīgs un tādā gadā. Zini, kā mēs perestroikas laikā domājām? Mēs baidījāmies, ka ja perestroika aizlīksies, tad daudz no mums, tas, kas to atbalstīja, protams, iesēdinās, kāds varbūt paspējas aizbraukt, kāds varbūt nodzirsies. Nu, lūk, perestroika neaizlījās, bet viss tā arī notika. Kādu iesēdināja, kāds aizbrauc, bet vēl kāds nodzērās. Tā, ka kam jānotiek, tas notiksies. Zvans pie durvīm, Vaņiks iet atvērt, saprot, ka ir apakšbiksēs. Zoja Mihālina māja viņam saka apģērbies, bet pat iet pie durvīm, atvertās, ienāk Marina. Sveicināt! Jūs droši vien esat saimniece Zoja Mihālina. Vadims ir mājās? Vaļiks, jā, Vaļiks mājās, bikse vēl kājās. Vaļiks paspējis uzvilkt bikses, iet satikt Marinu. Sveiki, Marina. Zoja Mihālina, tā ir Marina, man paziņa. Ļoti patīkami. Vadims par jums ir daudz stāstījis. Neliela apjukuma pauze. Vadim, nokāp lejā lūdzu. Tur pie ārglumīgi kāds stāv. Kas? Un tad arī redzēsi. Aizer apnes, tas ir svarīgi. Nu, ņem savu nost par to, kas tur tik svarīgs. Nu, ko tu te nesēji? Šurp tur davai skrien. Vaļiks aiziet, Zoja Mihālina nekautrīgi nopēta Marinu. Zoja Mihālina, nesauciet viņu par Vaļiku. Sauciet viņu par Vadimu. Viņam ir sieva bērns, tu zini? Ar vārdu tam nav nekāda sakara. Es jums neesmu ierēdnieks, Zoja Mihālina. Uz Vadimu es pat nepretendēju. Mēs iepazināmies pirms 3 dienām. Viņam ir šādas tādas problēmas, kuras es varu atrisināt. Es redzu, ka jūs esat nopietni sievieti, tāpēc esmu droša, ka man atbildi jūs pilnībā apmierinās, un citu jautājumu jums vairs nebūs. Dzīvosim draudzīgi. Sučka, tā ka es jaunībā. Tu man pakāds. Paldies. Audzi
Ienāk vaļīgs, viņam rokās ir tehniskajā papīrā nekārtīgi iesaņota jauna kalta urna. Ar visādiem bijumiem un ornamentiem vaļīgs to noliek izsaņot. Tu nu gan, Marina. Ja pareizi saprotu, Zoja Mihalna, tas jums. Vai ne, Marina? Pareizi. Tas jums, Zoja Mihalna. O, Господи, sapnis, vienkārši sapnis, Marina, vaļīgs sapnis. Josipovna ar siekalām aizvīsies par čūstu vecenu. Akcīm, es esmu sapriecājis, pievienokums. Paldies, Marinač. Es taču teicu, ka neērts sanāks. Tu par ko? Ne par ko, vaļīgi. Zini ko, nu, ja jau tā, tu vari arī man nemaksāt. Nu, par šito mēnesi. Viņš jums samaksās, Zoja Mihalna. Jābrauc, nav ko te jūrināt, viņš jāpār. Davai, vadim noris man to viņu lejā un es taksi saukšu. Es knapi viņu uzstiepu augšā, ļaujiet atpūsties. Vēl labāk daram tā. Es jums rīt viņu no rīta aizvedīšu. Nu, tādā izskatā tāpat viņu nevar tagad uzstādīt. Nokrāsot vajag, nogruntēt. Nu, saki, ko vajag, es tad uz to celtniecības veikalu aizskriešu. Nu, krāsu, grunti, celtniecības dībeļus paņemiet. Jā. Tikšu galā. Marīnič, ka nu ļaujies tev atskraušu. Brauc rīt pie manis kopā ar vaļģi, ka es tev ar tāds tēju pacienāšu. Tu ar tēju pateiks. Nē, ar uzlējumu. Noteikti, Zoja Mihalna. Zoja Mihalna aiziet, vaļīgs un Marina kādu brīdi klusē. Paldies tev, Marina, par visu. Ai, nu labi. Tā. Šeit ņem naudu. Tagad mierīgi zvani Iļam un slēdz šito jautājumu. Un tad vēl kaut kas. Man tev ir 2 ziņas. Nu, kā pieņemts, viena laba, viena slikta. Ar kuru sāksim? Nu, sāc kā pieņemts ar slikto. Tu izskaties sastrīt. Labi. Tad nu izstāstīšu. Tad nu tā. Sliktā ziņa. Es cīnos ar tēvu un tāpēc iekārtojos darbā. Gribēju viņam pierādīt, ka pati spēja kaut ko sasniegt un tā tālāk un tā joprojām. Bet šorīt no rīta, īsti sakot, man cīņa ir zaudēta. Tēvs man ir nopircis veikalu. Ej tu nost. Sliktā ziņa. Kas tur slikts? Ak, nu kā lai to paskaidro? Tēvam bērnu mūžīgais konflikts, bet galvenā bēda ir tas, ka tas ir kažoku veikals. Kažoku veikals ar kažokiem no dzīvniekiem. Tu saproti vispār. Drīkst es šito krūzi pret sienu. Tā ir Zoja Mihalnas, pagaidi. Es to savu atnesīšu. Varu tam 2. Aizmirst. Vienkārši atnes sūta. Vaļīgs aiziet. Tēvs to speciāli izdarījis taisnu vai redzu viņu smīni. Vaļīgs atgriežas ar krūzi. Sliktā ziņa ir veikals. Tad kāda ir labā? Ar labo arī viss nav tik vienkārši. Tev nāksies ar tēti apsardzi aprunāties. Eksāmeni no tādu. Nafigā, kāda vēl eksāmena? Es gribu, lai tu tā sūda veikala apsardzes priekšnieks esi. Vaļīgs kādu brīdi skatās uz Marinu, tad dzer ūdeni no krūzes visu līdz galam. 13. aina. Vaļīgs pie Iļas kāpņu telpas pēta nu pat uzstādīto urnu, kāja pārbauda tās stiprību no kāpņu telpas. Apkārt skatīdamies iznāk Iļa. Viņam rokās neliels melns maisiņš. Tu pazvanīji? Kas man darīt nav, ko tā vajag? Vaļīgs nodod Iļam naudu, tas to ieliek kabatā, sniedz Vaļīgam maisiņu. Kas tas? Nu, vaļi vakar zvanīja tā ideja, ka domāju, man no klausulas sāks tecēt. Un es tur ar savējo parunājos, tu tā kā tāds spitālīgais, saprotu. Un tur ir visu tu galvas. Vēl visādāk fīdiņam kaut kāds asins, ka viņš īsi sakot mazā teica. Vecajā kapsētā 12. naktī aprots, kur nekur. Vai no skāpa tur kaut kādai krustojumā nav starpības. Galvenais, ka kapsētas teritorija. Tur vēl ir lapiņa iekšā, kad apraksts izlasīs, kas tur rakstīts un sadedzinās, saprot? Paldies. Bet kā šito firmu? Nemīs nokārtošu. Tagad kaut rituālu uztaisīs un kā uz sitiem jauna dzīve. Gribētu tos jau. Nu, ja neskubā, tas ir. Redz, visas problēmas ir atrisināmas, ja tur ar galu pieiet. Kur tu tik daudz naudas ņem? Neuztraucies. Nevienu nogalināt nevajadzēja. Viss sāk kaut kā nokārtoties. Tu skaties, dar vieglītēm, citādi mentiem trāpīsies. Tur es vairs nevarēšu tev atmazgāt. Netrāpīšos. Viss, es noziedzību izbeidzu. Normāli pateici, izbeidz pat nesāc. Ciena. Tu tikai tur vārdu, tautā tāpat vien nerunā, pats zini. Zini. Tu arī sevi sargā. Kas tā man? Es tev par to katapultu izstāstīju. Ar tevi nekad tā nav bijis. Saprot, es par tādām lietām nedomāju. Dzīve nav katapulta. Viņi ir šūpols laiviņi. Un kad tu tur augšā nonāc, tad vajag to cilvēku, kas lejā, pagrūst stiprāk. Un jo stiprāk grūd, jo augstāk pēc mirkļa pieci. Ot tā brāt. Bet varbūt vajag grūst tā, lai augstāk tiek tas cilvēks, kas ir pretī. Tad arī viņš tevi pēc tam augstāk pacels. Tāda filozofija neskatīt. Nā, neizskatīšu. Žēl.
Ai, nu labi, ko tu man žēlo? Visiem savu filozofiju par vēlu manu dzīvi mācību. Tur tev taisnība. Sliedes sakrāja. Kas tev dzirdēts? Nu, meklēju, saprotu, pats meklēju. Re? Jau gan drīz esmu atradis. Es nopietni. Tu taču zini, ka tas nebija es. Ko ta nauda atnes, ko? Vaļīgs kādu brīdi skatās uz Iļu. Viss čau, vairs nav par to runāt. Jā, nu labi, ko tu apvainojies ar galu padomā? Nu, kas tur varbūt dzirdēts? Nu, ko tu viņu žēlo vispār? Maita viņš bija. Un tu arī esi maita. Nu, tu arī vaļ. Tu tik no sevis atbildīgi nogali, ja? Skaidrs taču, kāpēc tu uz turien gāji, vai ne tā? Tā ir. Tev zvanīja. Labi. Par zinu, ko vēl es domāju? Nu, pastāv. Man liekas, ka kļūda, tas, ka tu neizskaitoji visu līdz galam, ir pat briesmīgāk par noziegumu. Ka pat noziegums ir atbildības, saproti. Davai nelīdzies, tu, Robin Hood, nomierinies. Aizmirs kā sliktu sapni un visu. Paklau. Iemals man pa pašu ko. Ir tik kruta visu aizmirst, ne vēl atcerēties. Kruta tak ne? Nu, iesmēt, tās tikrāk. Tu ko, veci? Kaut kā nevar savākties pats redzi. Tā kā izbeidz tu vajag. Visi tam ir gājuši cauri, saprot, nemīlis, aizmirsīsies. Viss būs bumbāts, redzēs. Galvenais 12. naktī taisnīt vai jaunu dzīvi sāksies. Iļa uzliek roku sēdošajam vaģikam uz pleca, tas paskatās uz roku un noņem to nost. Nē. Labi, es niešu. Vairs man nav ko neko teikt, neko prasīt. Viņa godīgi nevis negribās. Ko tā? Kur pateicība viņa ko? Labi zini. Apsveic tev ar šito te happy ending. Čau! Ja pacelsies kādu jautājumu zvanīt. Vaģiks apstājas pagriežas pret Iļu. Ko nozīmē happy ends? Nē, tieši. Nu, notika viņš un kas? Nākamajā rītā kas? Pārgāja happy ends. Un viss atkal no jauna. Dzīvo tālāk, tā līdz sirmumam. Labi, tad beidz ņemties, saprot. Viss būs jak moj bici. Nu, harašo vai kaut kā tā. Sliedes žēl. Cilvēciski žēl. Tas viņš bija tu, kas viņā. Tu manā klātbūtnē lasīji pašu soli un viņam īleni aiz auss apsolīja. Un vēl piķi no manis izvilk radniecību. Lai paliek. Katrs dabūs ko pelnījis. Katrs. Davai nebiedē, izbeidz tos variants, jā? Es nebiedēju. Es par to esmu pārliecināts. Te tagad darēt kaut kas tāds roķīgs, kaut kas no 80. Vaļīgs aiziet. Iļa sameklē telefonu, ievad numuru, ilgi gaida atbildi. Halo! Jā, dzird. Karač, viss ir skaidrs. Viņš būs 12. Šitā tādā kapsētā. Jā. Un viss paciņ. Jā. Labi. Dāvai. Iļa ieliek telefonu kabatās, pēr pa urnu, izsizdams to no vietas ar visu jauno pamatu. 14. aina. Vaļīgs īrētajā dzīvoklī, viņš sēž uz taktas, viņa priekšā uz žurnāla galdiņa ir Iļas dotais maisiņš. Vaļīgs to atsien iesakās tajā vievis. Pie durvīm zvana. Vaļīgs ātri aizsien maisiņu, iet atvērt, uz sliekšņa ir vaļa. Tu ko tik vēl? Tu kaut kur taisies? Nāc iekšā. Jā, tu taču vakardien zvanīji Iļam. Mot tagad braukšu veikt to rituālu, no valsts atbrīvoties. Tas noteikti naktī jādara. Dienā man uz psiheni savāks. Viņš man pilnu maisiņu iedara visādiem pičendāļiem, tur asinis, tur vistu galvas un burumvārdi kaut kādi šausmas īsti sekot. Sēdēt. Vaļa apsēž uz taktas maisiņu priekšā, aizdomīgi uz to skatās. Davai es kopā ar tevi braušu. Tak sēdi tu, dziedniece Valentīna. Kas? Nekas. Man tur vienam droši vien jābūt. Citādi vēl arī no tevis valsts nokritīs. Un tad tu vēl sev jaunu veci atradīs, sāks dzīvot normālu dzīvi, neko Dievs. Kāpēc nebrauc? Es tev ēst atvedu. Vaļa izņem no somas tovi, nelielu vielu, galda piedarumus, izliek visu uz galvu. Domā, Zojuma galvenai takšņi nav? Paldies būtu pateicis. Paldies, Vaļa. God vārds, paldies. Es šodien kaut kā tiešām neēdzu. Vaļīgs apsēž blakus Vaļai, ņem takšiņu, bet pēc sekundes noliek to malā. Pašu galveno nepateicis Vaļa. Īsti sakot, Marinai tēvs veikalu nopircis. Un viņi grib, lai es te pie viņas esmu apsēdis priekšnieks. Ko teiksi? Man prieks par viņu. Par to, ka viņai ir galva, viss nav kārtībā. Kas te vēl ko teikt? Es zināju, ka tu atbalstīsi. Tu tiksi galā, Vaļik. Tu taču esi centīgs. Zinās, ko iesākt. Tu ko, greizsirdīgi? Un kaut kā par daudz tās Marinas kļūs.
gan urnu Zoja Mihalnai sagādāja, gan tevi darbā iekārtoja. Man tas viss kaut kā aizdomīgi izskatās. Mihalna zvanīja, vai ne? Es par urnu izstāstīju, un par Marinu. Muļķīgi man, muļķīgi. Nebāzies virsū. Davai ej. Vaļička, viss būs labi. Tagad viss būs labi. Marina ir kaut kāds eņģelis, kaut kāda jauna iespēja, pāršķirta lapuse, jauns pagrieziens, otrā elpa. Saprot? Tagad viss mainīsies. Ne jau tā vienpatbrauc. Es tā nezināju, ka tev darbu ir piedāvājuši. Halo, ko tu man te par kaut kādu merkantīlo taisi? Es tagad ne par to. Tu taču apbrauc salīgi mieru. Nopas tagad riņķi apkārt vaļa. Tu iztēloties nevari, kā es esmu noilgojies, ka es tā kā vilks kauts. Es arī tā kā vilks kauts. Vilcene man. Citas tādas man nav. Viņš skūpsta viņu, viņa atsaucas, bet... Muļķis, davai ej. Vaļņīgs atkal paņem dakšiņu un atkal noliek to malā. Man tik ļoti gribas tevi apskaut un nelaist vaļā. Un lai arī tu mani nelaist vaļā. Kā romantiķis arī nosprāgs. Es tik un tā zinu, ko saka mīlēdam. Skaidrs, ka mīlēdam. Un par sīko es arī domāju. Domāju, ka mums cilvēkiem kopumā vajadzētu domāt, kā audzināt bērnus. Tā, lai viņiem nebūtu sāpīgi dzīvot. Kā viņus pasargāt. Zini, tu esi tā kā ķertais profesors. Kā dzejnieks vaļ. Kā ķertais dzejnieks. Jebobošiem. Kaut vai tāds, bet piedod man božiņu. Bet piedos vaļ. Ko? Piedos vai ne? Protams, ka piedos. Jau piedod. Kā viss nokārtojas. Gan darbs, gan māja. Gan sieva skaistuli, saimniece. Tikai es tu gan vēl nēdi. Dzinējs un šķirni. Mums pa vīriešu līniju viss tā tieviņu. Vai tu būsi izņēmums, ko? Vaļa atkal sniedz vaļņikām dakšiņu, viņš to paņem, bet sastīst. Skatās kaut kur. Vajag sīkiem priekš studijām krāt, lai no kā tēvs. Tu vēl darbā neesi iekārtojies krājai. Bet es taču iekārtojies vaļa. Iekārtosies, ja gribēs. Es jūsu dēļ, vaļa, jūsu dēļ. Bet mēs tevi dēļ. No jauna visu. Aha, ej. Bet būs taču viss no jauna, vai ne? Būs vaļa. Vaļņikam zvan mobīlais. Viņš ātri apskatās, atslēdz, paņem no galda maisī. Modinātais, jābrauc. Īļa teica, ka jābūt tieši 12. Tu taču nemaz nepēdi. Atbraukšu pārēdīšu, viss, davai mīļā. Vaļņiks apskauj vaļu, bučo viņu uz vaigiem vairākas reizes. Vaļa aizver durvis, apsēžas uz taktas, bet pēc kāda brīža pieceļas. Pietpil loga, stāv, atspied uz pieru pret stiklu un ilgi skatās tumsā. 15. aina. Vaļa skatās pa logu savā istabā. Neatraudam skatienu viņa pavērš plašāk aizkarus, ar vienu roku uztaust aizkaru malu un apliek to galvu kā plīgu. Lūk, tieši tāpat stāvēja gaidīja, kad precējāmies. Visi apkārt nesājās oku un aku, bet es stāvēju un gaidīju. Interesanti bija, kā iebrauks, cik daudz mašīnu, kā izrotās, bet galvenais kāda būs priekšgalā. Viņš gribēja melnu, bet man tās melnās jau darbā līdz kakams. Teicu, ka gribu oranžu. Nezinu, kur viņš tādu atrada, tā arī neizstāstīja, bet piebrauc oranžas kā brīlets, ar ādas jumtu tādu. Stulbens, kādu muļķi, iemīlējušies. Kamēr tur izpirkšana, tas un šis, kamēr mamma ar ikonu galdam apkārt apiet un tā tālāk, es saku viņai, slēdz mums kaut ko paēst mašīnā līdz kaut kā rīt vai sagribējās. Sēžamies mašīnā, bet tā no iekšpuses viss ar oranžu samtu apdarināt ļoti skaisti. Bet es ar šķīvi. Mamma satraukumā neko labāk neizdomāju un iegrūdu mums šķīvus ar rosolu. Šofers uzreiz saspringa, saka, jūs tur uzmanīgāk, ja kaut ko pa salonu izsmērēsiet, izsēdināšu un tālāk kā gribu. Vispirms braucam fotografēties. Mums bija izbraukšanas atļauja. Braucam tātad, un uz pagriezienu man iztrīd šķīvis, un tā es tā samta sēdēju. Vaļikam acis no pieres izlēc. Viņš tur ar roku kaut ko tīru, cenšas kaut ko glābt, un pēkšņi šofers bremzē tieši ceļa vidū. Vaļiks nobāla, un es arī saprotu, ka viss atbraucām. Šofers izkāpja un sāk sirdrusku apkārtot rotājumu. Vējš sāk pūst nost, tāpēc viņš nolēma piestiprināt stingrāk. Pirmajā kāzas naktī mēs par to vairāk runājām un smējāmies nekā... Pauze. Vaļa palaiž vaļā aizskaru, iet pie skapja, gandrīz neskatīdamās paņemotā mēlu uzvalgu ar baltu kreklu, apsēžot ar to uz gultas, atkal iet pie loga. Es viņu sākumā nepazinu. Atveda tātad, uzsauca mums. Mēs tieši sēdējām un dzērām tēju. Es tur kā parasti cindus uzvilkt, instrumentus sagatavot, bet Okuņevs kolēģis mans papīrs ņem, un es skatos uzvārds tāds. Okuņevs vispār zivs acis. Skatos viņam seja mainās, bet es kaut kā, jau pēc tam, kad sāku ķermeni taisnāk novietot,
es jau vairs sajām uzmanību nepievēršu. Es visu ieraudzīju. Vispirms dzimumu zīmi starp 7. un 8. ribu, pēc tam rētiņi zem apakšlūpas nemanām tādu. Un tā lēnām pacēla acis, lēnām, jo visi jau sapratu. Sapratu, ka tas ir vaļīgs. Drīz atradīšu šurp. Viņa mājas skaitās. Vajag šeit izguldīt, kaut arī neviens tā vairs nedara. Re, laikam mašīna jau iegriežas. Jā, tiešām. Atved, krauj ārā. Tagad tikai apģērba cilvēcīgi. Pat. Sīkais tā arī palika bez izlaiduma uzvalka. Bet bikses apsolīja taču ienest. Vaļa atkal iet pie skapja, atver to un ierauga jaunu uzvalku telefonu iepakojumā. Uz tā pleca karājās melnas bikses. Vaļa paņem uzvalku, apsēžas, raud. Jebobo, Boženka. Kaut vai tāds, bet piedod man, Boženka. Vot vaļi. Izdomāju nu gan vārdu. Labu vārdu. Savējo. Vaļa iezvanās mobilais zvana melodija Eltona Džona Believe. Viņa atbild. Jā, es redzēju, ka jūs piebraucāt. Piedodiet, domofons droši vien nedarbojas, es to līdzi. Vaļa nomet telefonu uz gultas, iziet. Pēc kāda brīža telefons atkal zvana ar Eltona Džona melodiju. Ilgi. Piezīme. Lūga sarakstīta 2020. gadā Novosibirskas teātra Starī Dom narratīvā teātra darbnīcā Disciplīna.